Es neciešu finanses, ja būsim godīgi. Par laimi, tāpēc ir komanda. Ja nebūtu komandas, es pieņemu, ka varbūt mums vairs nebūs visdrīzākais. Es domāju, ārpus 20,000, tas taču ir kosmos. Vienkārši dabūt tagad 20,000 kaut kur, ja, un izsniegt vēl aizdevumos. Es nezinu, nav kļūdu. Viss ir tāds, kāds esmu šodien. Ir rezultāts tam, ko esmu darījis, jā, tur ir iepriekš. Tāpēc. Arī tavs stāsts par to, ka 5 reizes uz bankrota robežas, es domāju, ka tev ir bijušas naktis, ka tu neesi labi gulējis. Ja? Es neko nebūtu sasniedzis, ja man nebūtu komandas. Tu kā pa kalniem, ja? Sasniedz 8,000 metru augstas virsotnes. Uz līgo nav ko darīt, un es rakstu partneram, ka man nav ko darīt. Es jau pa lielam pēdējo nedēļu jau staigāju, braucam uz kalnu. Čau! Es esmu sveicināts jaunajā Postfinance podkāstu epizodē. Ar jums kopā esmu es, Santa, un mana māsa Inga. Čau! Un, mēs esam Postfinance līdzdibinātājs. Postfinance piedāvā elastīgāko un vienu no izdevīgākajiem finansējumiem tieši Latvijas uzņēmumiem. Un pie mums šodien, vai mēs esam šodien ciemos, pie viena no Latvijas ēdināšanas uzņēmuma līdziepašniekiem, Kaspar. Čau, Kaspar! Čau! Kā jūs redzat, lokācija šodien ir pamainījusies. Ja? Mēs esam Kingu Teikas filiālē. Kaspar, pastāsti gan mums, gan mūsu klausītājiem un skatītājiem, ar ko tieši nodarbojies, kas ir tavs bizness? Nu, es kā vienmēr centīšos ļoti ātri. Esmu galvenais ideju realizētājs, kā man saka uzņēmumā Kingu. Nu, laikam jāsaka nelielam Latvijas tīklam. Mums ir 3 lokācijas un 1 izbraukuma ēdināšanas projekts. Tad nodarbojamies ar tādu comfort food, atkal kā saka pareizi, jā. Tās esam drusku izauguši no fast food tāda līmeņa, esam comfort food ēdiena. Ar ko tas atšķirās no fast food? Ar konceptu un pieeju, es teiktu. Jā, mēs cenšamies tomēr to latiņu celt vairāk uz Eiropas stilu un vairāk koncentrējamies tieši to konceptu izveidi un tam līdzīgi. Tāpēc tas, ar ko es nodarbojos, tā ir ikdienā, tad šis Kingu biznes, tas ir viens. Un pa lielam ēdināšanas bizneses ir principā visa tava ikdiena, tas ir bez izvēles, tas ir 24 stundas iekšā tajā, bet paralēli ir arī savi projekti tagad, nodarbojos ar kalniem pēdējos 3 gadus, un šobrīd ir palaists liels projekts priekš manis 2027. gadā Everestā un blakus 4. augstākajā virsotnē Lodzē. Man ir jāuzkāp 6 stundās un 1 minūtē, uzstādot pasaules rekordu. Tāpēc ļoti stipri gatavojos šim un ļoti stipri meklēju arī atbalstu no sadarbības partneriem. Tā kā šie ir man tādi 2 lielākie virzieni tagad. Ok, super. Bet, tad arī sadalīsim, parunāsim gan par Kingu, gan par šo izaicinājumu. Turpinot varbūt par Kingu, kāds bija pagājušā gada apgrozījums, lai skatītāji saprot, cik liels uzņēmums ir? Interesants jautājums, ņemot vērā, ka tagad ir jūlija vidus jau gandrīz, jo līdz galam es nezinu. Mums nav iesniegts gada pārskats joprojām, bet jābūt 2 miljoniem. Principā pēdējie 2 gadi ir 2 miljoni. Un peļņa zaudējumi, kas prognozējams? Vienreiz ir bijis peļņa 5 gadu laikā, bet zaudējumi. Visu laiku zaudējumi. Kas par pastāsti, kā tu vispār nonāci līdz ēdināšanas biznesam? Kāpēc tieši ēdināšana, ņemot vērā, ka tas ir viens no sarežģītākajiem biznesa modeļiem, tur ir diezgan zemes maržas un tur ir ļoti daudz dažādu izaicinājumu? Piekrītu. Tagad pēc 5 gadiem piekrītu. Tad tu nezināji vēl, jā? Es, protams, nezināju, jo apkārtējo cilvēku man nebija, kas nodarbojas vispār ar biznesu kā tādu. Man neviens neko nestāstīja, bet ēdināšana nāk jau no manis. Es nezinu, gadus 10 es šo biznesu biju savu galvā plānojis un līdz mērķis tam. Un tad pēdējos varbūt 4, 2016. gadā es ļoti tieši jau gāju šajā virzienā, ka viss ir jākrāj, ir jātaisa. Tā ir mana sirdslieta, ēdienas koncepti. Tas viss man ļoti patīk. Un es negāju tajā visā iekšā, iet pelnīt milzīgu naudu. Bija skaidrs, ka tā nebūs tas. Es nezinu, ka varbūt būs tik grūti tā ikdiena un vispārējais, bet tā ir sirdslieta. Tāpēc es to visu būvēju jau gadiem, es ar to dzīvoju savā galvā, un savādāk tam nebija jābeidzas. Tā kā līdz tam bija jānonāk tā vai tā. Labi, tad es no tevis sadzirdu, tā ir tava sirdslieta, tev tas patīk.
Bet ar to vien nepietiek, vai ne, lai uzsāktu biznesu. Ir nepieciešams investīcijas, nepieciešami darbinieki, partneri. Pastāsti, kā aizsākās Kingu. Es zinu, ka jūs esat 2 līdzīpašnieki. Vismaz startā, kad jūs sākāt, kā jūs sagājāt kopā. Kāds tas bija pats sākums? Jā, nu, ideja. Ļoti grūts. Nu, ideja bija mana. Es viņu partnerus pasaucu jau uz tādu gatavu plānu. Es saku, būs šādi. Es esmu visu izdomājis. Pa lielu man bija vajadzīga palīdzība iet virtuvē. Jo bija Covid, sākās Covid. Arī mums visiem tā bija pirmā iepazīšanās vispār pasaulē, kas ir Covid, kas būs un ko darīsim. Ja Covid, man liekas, sākās toreiz plus mīnus jau vasarā. Mēs atvērāmies rudenī. Jā, ja es nešaubos. Man liekas, jau bija visi momenti, kad tur nevarēs uz vietas apkalpot un tam līdzīgi. Mēs zinājām, uz ko mēs ejam. Ar partneris iepazinos, jau darbā. Varbūt mums bija tāda darba apstākļa, mums bija brīvs darba grafiks. Es jau godīgi īsti viņu klātienē baigi daudz neesmu redzējis uz to brīdi, bet mums bija tie darba rezultāti. Man bija ļoti spēcīgi darba rezultāti, viņam bija ļoti spēcīgi darba rezultāti. Viņam bija uzņēmējdarbība. Man vienkārši jāpiedāvā. Un, ja godīgi, uz to brīdi man jau it kā bija tās finanses nepieciešamas, ar ko atvērt biznesu. Bet es sapratu, ka tiklīdz atvēršu uzņēmējdarbību, man dzīvē es vai varēšu priekš sevis kaut ko sakārtot. Jā, tur dzīvokli nopirkt, nezinu, automašīnu bija vajadzīga vispārējais. Tāpēc viss man iekrājumi bija jāsadala uz 2. Es sakārtoju ātri savus jautājumus, jo pirms kaut kādu hipotekāro kredītu es vai uz šodienu joprojām dabūtu viņu. Tāpēc sakārtoju sev, salikāmies kopā ar viņu finanses, uzsākām uzņēmējdarbību tieši Covidā. Un 8 mēnešus mēs 2 virtuvē strādājām ar to, kas ir. Viņas nebija, nezinu, tur trauku mazgājumas mašīnas, nebija tur dārziņu griezēt, tāpēc priekš mums tās ir kaut kādas 16, 18 stundas katru dienu. Vienkārši katru dienu. Visu paši. Pirmais darbinieks parādījās pēc pusgada, kad mēs jau netikām galā, bet mācījāmies, jau pirmkārt saprašanas nekāds par uzņēmējdarbību. Ēdināšanā, es saku, biznesa uzņēmējdarbība tas ir viens, uzņēmējdarbība ēdināšanā tas ir otrs, un Kingu tas vispār ir trešais stāsts. Tāpēc nekāds saprašanas arī nebija. Mēs visi vienkārši gājām, mācījāmies paši un, teiksim tā, izdzīvojām, kā varējām. Parādījās kādi līdzekļi, tad sākām jau drusku labi iekārtot gan telpas, gan arī tos momentus, kas mums tiešām aizņēma ļoti daudz laika. Es sapratu, ka 20. gads tas bija, kad jūs atvērāties. Un sanāk, ka nevarēja jau neviens nākt iekšā, vai ne? Sanāk, ka jūs gatavojāt līdzņemšanai. Labi, jūs tad darbojaties, ņematies, gatavojat, kā jūs devāt ziņu, kas pie tā strādāja. Lai klienti zinātu, ka jāpasūt, kur jāpasūt, kā jāpasūt un tā tālāk. Protams, vienmēr biznesa sākas īpaši tad kā ēdināšanas ar visiem, kurus tu pazīsti. Tas ir tavs pirmais loks, kas iziet cauri. Bija labi, ka tāds ir. Jā, mēs uz viņu varam ātri pamēģināt, vai viss ir kārtībā, tas, kā mēs esam ieplānojuši strādāt. Bet Covid ir pats par sevi tas, kurš ļoti stipri attīstīja, gan jau ka visur, bet noteikti mēs zinām par Rīgas tirgu, attīstīja tieši piegādes platformas. Tāpēc mēs ļoti stipri sākām augt cauri piegādes platformām. Volts, jā. Jā. Bet pastāsti, kas par mani konkrēti interesē visas naudas lietas, tad cik bija nepieciešams tas starta kapitāls, lai vispār atvērtu pirmo lokāciju? 20 000. 20 000, tas ir uz jums abiem vai no kāda? Uz abiem. Uz abiem 20 000. Tad jūsu investīcijas 50, jā? Jā, 20 000 ļoti maz. Es nezinu, kā iespējams ar vispār tādu naudu kaut ko izdarīt tagad, bet jā, tā mēs kaut kā sākām. Kā viņi sadalījās, kur aizgāja lielākās tās izmaksas? Iekārtot telpas. Tās ir iekārtas, pa lielam iekārtas, ļoti daudz, kas paši darījām, daudz ko krāsojām sienas, vispārējo, ātri visus depozītus un īres samaksājām, iekārtas iepirkām. Es jau godīgi jau pāris gadus iepriekš, ja bija iespēja kaut kur redzēt, tos pašus kebaba grilus pieņemsim, jā, tur lietot uz kāda kebabnīca kaut kur vairs ciet, es jau pirms tā visa bija jau kaut ko iepircis, es stāvējām pēc tam garāžā, bet pa lielam, jā, iekārtot telpas tikai, tas viss aizgan. Un cik tev gadi bija, kad tu atvēri pirmo to vietu? Cik man bija? Jāpaskaidro, man liekas 24. Pasaka, kas par kā 24-gadīgs jaunietis var nopelnīt 10 000, ja viņš grib atvērt Es ļoti daudz strādāju. Vispār es uz Rīgu atgriezos pēc Anglijas, uzreiz aizgāju. Nezinu, kāpēc, man nav tam skaidrojumu joprojām. Es aizgāju strādāt par apsargu. Pusgadu man nācās tur nostrādāt, jo man bija nepieciešams kredīts priekš augstskolas. Viņam bija nepieciešams stāžs pusgadu. Es cietos.
pa 300 stundām strādāju, cietos, kamēr būs ātrāk tas kredīts, cik līdz bija, es aizgāju uz ražošanu, uz Spilvu. Tā ir mana pirmā darba vieta, pateicoties arī Spilvai. Pa liela man tāda karjeras, laikam, kāda izaugsme ir bijusi. Ražošanā es 2 gadus nostrādāju, līdzvērtīgs, produkti citi, viss cits, bet līdzvērtīgs amats bija ar to, ko es darīju Anglijā. Tur bija to pieredzi sakrājies. Un pēc tam uz pārdošanu es sāku strādāt Spilvā kā tirdzniecības aģents. Tā ir man tāda tiešām vieta, kur es izaugu. Ļoti stipri pamainījās viss karjerā. Un paralēli tam es parādījos Aikos projekts Latvijā. Produkts, pat pareizāk teikt. Un es sāku strādāt paralēli Aikos kā produktu eksperts. Palielam. 2 darbos tad sanāk strādāt? Sāku, jā. Tirgo, kur tu gribi, kā tu gribi, galvenais tirgo. Nopelnīs cik pārdos. Un tad atkal iepārdevām visiem, kas ir to blakām. Un tad sākās vienkārši ar Spilvu sāku apvienot. Bet es ļoti stipri nemāku tirdzniet. Esmu ļoti introverts cilvēks. Labi, tagad ar visiem podkāstiem vēl kaut ko es jau drusku esmu iemācījies varbūt runāt un iziet tajā diskomforta stāvoklī. Bet uz to brīdi es nemācēju vispār runāt ar cilvēkiem un tirgot. Kaut gan es strādāju Spilvā, bet es strādāju ar Spilvas produkciju pa ieietām tādām līnijām, es nezinu, pa skriptiem un tā tālāk. Atpazīstams zīmols. Lai iet iesmērēt kaut ko, nē, es tirgoju palielam to, kas viņam ir nepieciešams un papildus pie kaut kādas komunikācijas, tur varēja vēl papildus, jā. Bet Aikos jau bija stāsts, ka vienkārši eju uz ielas un uzmācies visiem. Nu, un kā tev bija? Kāds bija ļoti sajūts? grūti, mājās ar spoguli, strādājām, uz to brīdi bija attiecības ar cilvēku, kas strādā tajā uzņēmumā, bet bija stipri lielāka, augstāka amatā, ņēmu līdzi, brauc, klausies, kā es runāju, labojām, rakstījām, es ļoti mācījos pie tā, jo es sapratu, ka tur ir iespējas nopelnīt. Un momentā, kad sapratu, ka to laiku, cik es ieguldu kā otrajā darbā, es nopelnu jau stipri vairāk nekā tajā pirmajā. Man jāpamat pirmais, lai es varu atkal vēl vairāk. Un tā arī bija. Vienkārši pateicoties arī Aikos zīmolam un Philip Morris uzņēmumam, man bija iespēja tiešām pelnīt uz to brīdi pa 3000 eiro katru mēnesi. Wow, super. Bet zini, kā man tas bija atkarīgs tieši no tā, cik tu pārdevi. Tas bija tikai no manas atkarīgs. Man vairāk arī fascinē tas, manuprāt, kad tieši tas, ko tu mini, ka tu esi ļoti introverts cilvēks, ja? Un ka tā kāpt pāri tam, savam, ja? Vajag. Un iet ielā un runāt, man liekas, tas tiešām. Es katru reizi tirgoju, ja, es sapratu, ir 50 eiro. Es katru reizi zināju, ka tie 50 eiro tieši tam kingu. Es katru reizi tā domāju. Un katru reizi tos 50 eiro ieguldu investīcijas tajā fondos ar cik tur 11% bija uz to brīdi. Tā kā katrs cilvēks uzrunātais, es zināju, ar ko tas beidzas. Jā. Ja domāju, kādam gribas spēkam ir jābūt. Ja? Tu tā kā pārkāpsi sev, jo nekurš katrs tagad varētu iziet uz ielas un pārdot no-name, ja? Kaut kādu produktu. Es negribēju iet klāt cilvēkiem. Un īstenībā Jānā teikt, ka bija pat pateicīgākā lokācija, tur pīpētavā, kas tiešām... Un pastāst, Kaspar, tagad tev jānopāk. Kā tu gāji, ko tu teici pirmo? Pirmkārt, sākums bija grūts ar laiku, kamēr tu jau sāc, kas izdodas. Bija jau atstrādāts, man liekas, es jau automātiski runāju vienkārši tā kā vajag runāt un tā kā tas, kas tirgo. Es jau biju to visu atstrādājis, vienkārši man pat negribot vienmēr pareizās frāzes, viss tiek iesprostas tam cilvēkam. Bet pirmkārt, es nelietoju cigaretes, man liekas, jau. Jā, tu pats tajā laikā pīpēji? Nē. Es jau ne Aikos, neko es nelietoju. Es jau nezinu, cik gadus. 20 gados, man liekas, atmetu visu. Bet es vienmēr, principā Latvijā tas bija stāsts par to, kā man var kaut ko tirgot, ko pats nelieto un nezini. Ar to bija ļoti daudz jāsaskaras. Bet es vienmēr centos skaidrot, ka man pats projekts, pats produkts man ļoti stipri uzrunā. Es ticu tam, ko es tirgoju, es saprotu to, ko es tirgoju. Man ir ļoti daudz klientu, man ir tāpēc viņu atsauksmes. Es nevis pēc saviem vārdiem runāju, bet runāju ar tieši manu klientu vārdiem. Pats bizness ir ļoti sakārtots, ir tas call to action stāsts, ka tu vari iedot pamēģināt nedēļu. Es lielākoties uz to strādāju. Es sapratu, ka tā ir tā tirdzniecības vieta, ka tev ir tas call to action par brīvu vienkārši. Es visu izdarīšu, visu logistiku, es skraidu pa to Rīgu ar to mašīnu vienkārši turp šur. Es nezinu, no rīta līdz 12 vakarā, laikam katru dienu. Tāpēc, un cik ilgi tu tādā režīmā nostrādāji? Man liekas, 2 gadi. 2 gadiem. Man liekas, bija 2 gadi, un tad es atvēru uzņēmumu. Un tad vēl kaut kāds pusgads likās, ka neko nedarot. Ja bija tādi momenti, es sarfanu rādīju, un viņš tā vai tās ļoti daudz pēc tam iesaka viens otram, rekuši tas šāls, pie tas atbruks, viss izstāstīs, tur pārdos, iedos, atvedīs, viss tāda līdzīga. Es domāju, atvēršu uzņēmumu paralēli, nāks gan jau vēl kāds
šāds moments, ka varēs papildus kaut ko nopelnīt, un īstenībā viss apstājās. Tiklīdz atver Kingu, tiklīdz pārslēdzos, viss beidzās. Tā kā es sapratu, laikam, ka viss tā iepriekšējo gadu darbs ir tikai reāli atkarīgs no tā, kas strādāja. Jā, cik tu ieguldīsies, vai ne? Tik arī būs. Pēc tam nekas vairs nestrādāja. Ok, super. Nonākam līdz Kingu. Tu sāji kopā ar partneri, jūs sametaties katrs pa 10,000, atverat pirmo lokāciju, saprotu, Tērbatas ielā. Kāpēc Tērbatas iela? Atkal ļoti ilgi meklējām. Patētināšana ļoti atkarīga ir no lokācijas. Labi, tagad ar visām piegādes un mūsu mazo tirgu. Tur, varbūt tie procenti ir mainījušies, bet tā es uzskatu, ka 60-70% ir atkarīgi tieši no lokācijas. Un mēs ļoti ilgi meklējām, es nezinu, liekas, no 8 mēnešus arī kaut kāds mēs meklējām tikai lokāciju. Un nav viss, ka... Pirmkārt, mums ir tie līdzekļi, cik ir. Mums bija nosprosts, ka 1,500 mēnesī īre, tas ir maksimums, ko mēs varam atļauties. Pēc manas Excel matemātikas uz to brīdi likās, ka sajies, ja ieliksim 1,500 mēnesī, sajies. Un vienkārši mēs meklējām, jā. Mēs skatījāmies pēc lokācijas, mēs skatījāmies pēc skolām, universitātēm vispārējais, kas ir apkārt. Bet es sākotnēji jau no paša sākuma liku ideju uz to, ka mūsu bizness nav par jauniešiem. Kaut gan tas ir tas varbūt ēdiens, kurš stipri ir izteikti tieši jaunāka publika, bet es uzreiz uz to ofisu maksātspējīgu auditoriju ļoti stipri fokusējos. Tāpēc ir ļoti daudz skatījos, kur ir tie ofisi blakām un apkārt. Es nezinu, grūti teikt, bet uz to brīdi ofisi, skolas un tam līdzīgi viss bija tur. Un tajā gadā, kad mēs meklējām telpas, bija pirmo reizi Rīga aizvērusi to gājēju ielu. Un tā bija Tērbatas iela. Un viņa bija tik dzīva, un mēs gribam šeit būt. Un katru reizi mēs braucam, mēs ar riteņiem ņēmām braukāties un meklējām tās. Jo es viss ir izšķirstīts, nekā nav. Braucām vienkārši meklēt, uzbāzties. Gājām kaut kādās sliktākās vietās, kuriem redzam, ka slikti iet, prasam, kad jūs aizvērsties. Nopietni! Tā bija. Un beigās bija telpas, mums palīdzēja viņas atrast. Mēs viņas neredzējām, jo viņām bija īre 200-300. Bet vienalga mēs pazinājām un sarunājām. Tās telpas ar tur neviens nevar izīrēt jau kādas pusgadu vairāk. Un par viņām īrnieks maksā joprojām īri. Tur bija toreiz kafīns. Sanāk, Narvesens par viņām maksāja. Un tad mēs vienojamies Narvesenu, ka viņi var sekt mums. Nebija gads mazāk par gadu, bet viņi, ka pirmo periodu var sekt mums līdz 1,500, lai mēs varam ieskrieties. Un viss tās ir mūsu liktenīgās telpas palielam. Bet, zinu, ko es tagad klausos tevi, un es saprotu, bāc, reāli uzņēmējiem, pieņemsim, daudz domā, man nav naudas, tāpēc es nevaru atvērt tur uzņēmumu. Ja? Bet patiesībā nauda ir mazsvarīga šajā visā stāstā, jo no tevis, ko es dzirdu, ja, pirmām kārtām nenormāls gribas spēks, ja, tad, lai sasniegtu savu mērķi, otrām kārtām, labi, tev ir nauda, ja, bet tev ir vēl jāsarunā lokācija, ja, tev ir jāatrod, tev ir jāiekļaujās savā budžetā, tev ir jāatrod pa 1,500, nevis pa 2,500. Pēc tam ar visu birokrātiju, kas tur bija tālāk. Jā, pastāsti, kas ir tie izaicinājumi, jo daudziem šķiet, ka būtiskākais ir nauda, bet tevi klausoties tā nav. Īpaši tās naudas nebija lielas. Nauda ir būtiska, jo tā vai tā, tas aikos vispārējais ļoti stipri un ilgi tika strādāts, lai nopelnītu to pirmo. Man bija nosprosts, es biju sapratis, ka 20,000 var atvērt pirmo uzņēmumu. Kaut kādā veidā, cik var, tik var, bet 20,000 vajadzētu pietikt. Man tas bija nosprosts, ka bez 20,000 mēs nesākam. Tā kā tas ir pirmais darbs, kurš bija jāiegulda. Un tiklīdz tas ir loģiski, tas viss aizmirstās, nauda mums ir, tu ej tālāk. Un tālāk, protams, tu gribi arī, lai visi tie puzles gabaliņi saliekas. Ja? Tā ir tā lokācija, tas ir tas koncepts, pie kuras tur gadiem strādāju. Jo pa lielam tas tāds, nezinu, kebabnīca, kā daudz mūsu sauc, bet pa lielam kebabs bija tikai paņemts kā mārketinga produkts, jo Latvija jau ir iepazīstināta. Mums ir liela konkurenti, kas jau ir iepazīstinājuši auditoriju ar šo produktu. Piegādes platformas līdz šai dienai tas meklētākais vārds ir kebabs. Tā kā mēs to paņēmām, tas palīdzēs mums tā kā šo konceptu ievirzīt. Man liekas, pēc kāda gada mēs to vispār izņemsim ārā. Jo mēs gājām uz to amerikāņu stāstu, uz vistas ēdieniem un tam līdzīgi. Tā kā es ļoti stipri, tas ir tas koncepts vajadzīgs un tam līdzīgi. Tā kā gribējās, lai viss saliekas, protams. Un plus vēl visas atļaus, lai vispār uzsākt ēdināšanas biznesu, vai ne? Nebija tur ChatGPT mums toreiz. Un paziņu loka arī nebija tik daudz, ko varēju iepazinu, un kurš varēja man dalījās ar kontaktiem, PVD kontaktiem, kurēs zvanīju, tā sarakstu man lūdzu viss, kas man ir jāizdara. Partners man ir no Azerbaidžānas, latviešu valodas viņam Tātad nav. No Āzijas, jā? Saprašanas viņam nekādas nav, palīdzēt viņš man nevar, nevienu dokumentu izlasīt viņš nevar, tā kā skaidrs, ka visu birokrātiju es ņemu uz sevis. Viņam paliek tāds fizisks darbs vairāk. Kamēr viņš krāso sienas, es kārtoju dokumentus, visu reģistrēju un tā tālāk. Uz
plus arī uz to brīdi ar bankām bija grūtāk, jo nenāca viņi pretī tik stipri, ka viņš ir līdzīpašnieks tajā visā. Viņi vairāk Latvijas ir Latvijas, tur mēs visu ātri darām, tik līdz kāds pieslēdz klāt, plus papildus mēneši. Tā kā birokrātija bija liela, es joprojām neatcerēšos, ko es darīju un nedarīju, bet es tos papīros vienkārši slīku iekšā. Bet kas par pastāsti? Nu labi, jūs tagad esat atvēruši to pirmo lokāciju. Jums bija kaut kādas ekspektācijas par to, ja, un tad bija realitāte. Man īsti nekad tāda nav. Man bija vienkārši, ka ir jāsāk darīt. Es ar viņu godīgi ar partneri sākumā ļoti ilgi ņēmos ar to, lai mēs sāktu. Jo viņš baidās no Covid. Man uz Covid ir vienalga. Es vienkārši gribu jau sākt. Es jau tik iekšā viss uzkūpējis, ka mums ir jāsāk, kamēr es neesmu izdzedzis. Un es tos līgumus telpas reizes 5 mēs pārrakstījām ar ne īpašniekiem. Viņas nāk aģentūra, kas izīrē. Jo viņš katru reizi man saka, ierakstam šito iekšā. Līdz sāksies Covid, mums vajag šito iekšā. Mums vajag tur tas. Es katru reizi rakstu iekšā visu, ko viņš grib, lai tikai mēs pārrakstam un sākam. Un tie arī tur visu dara, lai tikai man partneris būtu laimīgs. Un līdz momentam, kad es saku, viss pēdējais labojums, vai mēs sākam, vai es sāku viens pats. Labi, man tur naudas vairs nebija tik, cik vajag, bet tāpat es sāktu. Es saku, es sāku visu. Ja tu negribi, tu baidies no Covid, ok, tavas problēmas es nevaru vairs izturēt, man kaut kas ir jādara. Tāpēc tā, ka man kaut kādas ekspektācijas būtu. Nu, īstenībā, nē, man bija viena saprašana, īstenībā tās ekspektācijas ziņā. Es vienmēr domāju, ka Latvijā, tāpat kā, nezinu, tur Eiropā, var stipri nefokusēties tur, nezinu, uz vidējā čeka lielumu. Mums vajag vienkārši uz čeku daudzumu. Mums vajag pēc iespējas vairāk apkalpot cilvēkus, nevis tur vairāk nopelnīt uz katru viesi. Es uz to gāju. Mazas cenas un tam līdzīgi. Un tas saprotu vienkārši, ka nespēju izņemt to apjomu, ka ir liels cilvēku daudzums. Un tā bija tā realitāte, jā, ka Latvijā ir svarīgs arī vidējā čeka stāsts. Protams, man nebija matemātikas apakšā nekādas. Pagājuši 5,5 gadi matemātika mums ir, es teiktu, 60% tagad. Jā, mēs kaut ko reikinam, bet joprojām mums tas biznes nav sakārtots no finanšu viedokļa. Tāpēc... Kāds jums tagad ir vidējais čeks? Es līdz galam nezinu. Bet es domāju, kaut kā 13 eiro. Kaut kad bijām cēluši, bet apmēram kaut 13 Es kaut kā eiro. biju pati pareiķinājis, es tā arī domāju, ka 11 kaut kas tam līdzīgs varētu būt. Kad mēs atvērām, es atceros, man kursa biedri teica, kad Kingo bija atvērties ar kaut kādu tur X summu, es varēju iziet ar 2 pilniem maisiem. Tagad ar X summu dabūju tur maz maisiņu. Tā ir tā inflācija, bet pats fakts. Labi, Kaspar, bet kā vispār kopā ir sastrādāties? Kā ir sastrādāties ar partneri? Jo tu neesi viens. Kā jūs sadalījāt, kā jūs pieņēmāt lēmumus būtiskus? Pirmkārt, sastrādāties ar mani, ja godīgi, vispār ir grūti. Paldies. Labi, ka tu to atzīsti. Es to zinu, es to saprotu. Man ir bijušas attiecības, man ir biznes, man ir darbinieki, es to visu saprotu. Bet par laimi tāpēc ir parādījušies kalni. Īpaši tā, ja runājot ar vadītājiem, kas jau ir ilgu laiku kopā ar mani, viņi jūt to, ka ir parādījušies kalni, esmu stipri mierīgāks kļuvis un tā tālāk, bet ar mani ir grūti. Un ir jāsaprot arī, ka šis biznes ir bijis tas, kurš ir gadus 10 dzīvojis manī. Un tik līdz es viņu esmu atvēris, tas ir izdzīvots sapnis, tas ir izdzīvots mērķis, līdz kuram ir iets tiešām garš un ilgs ceļš. Tāpēc viss es gribu, lai viņš ir tāds, kāds viņš ir. Es ar viņu dzīvoju gadiem. Un tā kā mēs nevaram teikt nolažot, jā, tagad. Tāpēc tam cilvēkam blakus bija jāpieņem to, ka viss jau ir izdomāts un esmu ļoti pedantisks. Gribas teikt nedaudz tāds tirāns, bet nesen palasīju skaidrojumu tam vārdam, bet negribās tā teikt. Bet ar mani ir grūti, bet arī ar partneri bija grūti. Viņam ir savs raksturs, savs... Un mani ļoti stipri neuzrunāja uz to brīdi viņa rakstura iezīmes. Viņš arī ir ļoti stipri izaudzis un izmainījies par šo visu laiku arī es. Bet kopā, var sakot, saliekot šo visu raksturu manu, raksturu viņu, kad mums jau nelīmējas kopā. Mēs ejam biznesā virtuvē, ļoti smagā darbā, kur mēs esam 8 mēnešus. Bija viena brīvdiena, lieldienas, kad mēs aizvērāmies. Viņam bija otra brīvdiena, kad meitai bija dzimšanas diena. Es viens pats paliku tur virtuvē, bet viņš atnāca rauks nomazgāja palīdzēt. Tāpēc šo visu liekam iekšā, mums ir maz naudas, tātad mums, kā es jau teicu, ļoti daudz kā nav. Pēc darba laika mēs mazgājam traukus un es pa nakti griežu visu salātus. Un katru dienu tu redzi to cilvēku, katru dienu mēs strādājam kopā, katru dienu mums kaut kas neizdodas, katru dienu. Un loģiski mums sastrādāt, tas bija ļoti grūti. Kāvāmies mēs ļoti bieži.
Par laimi visi nebija uz vietas, nevarēja viņiem atrasties, viņi daudz ko nedzirdēja, bet ļoti daudz bija cauri tādām emocijām iziet cauri. Un kas par saka, vai tajā sākumā, kad jūs sākāt, jūs sev maksājāt kaut kādas algas vai vispār maksājāt naudu sev? Pirmā alga parādījās ļoti stipri vēlāk. Es pat neatceros, ka mēs sākām maksāt. Kaut kurā momentā mēs sapratām, pat grāmatvedis, man liekas, mums pateica, ka ar ko jūs dzīvojat, tā taču nevar. Kaut kas ir jāmaksā. Bet ar ko jūs dzīvojat? Reāli man tagad klausoties tevī, man liekas, viņš vēl turpināja Aikosā nedaudz būt. Viņam tās pārdošanas nedaudz tur kaut kā turpinājās. Es biju bezdarbniekos. Paldies bezdarbniekiem, piedodiet, bet Aikos skaisti maksāja visas nodokļus. Man bija bezdarbnieki, tur ap 2000, man liekas, ļoti tu varēji dzīvot vēl. Jā. Bija iekrājumi. Kad tev nāk bezdarbnieki 2000, tavas izmaksas ir palielināt tikai dzīvoklis, jo īstenībā vajadzēja, man liekas, viņu arī izīrēt, jo palielināt mēs atradāmies. Bet tu jau tur nebija, visdrīzāk, ja? Nebija, es joprojām tur neesmu. Bet sanāk tu biji darba cilā, jā? Jā, bet nē, mēs bijām tur un 16-18 stundas bija maiņas. Mājās bija 3-4 stundas katru dienu, tās 8 mēnešus. Un tad, kad nebija viesus, mēs uz maiņām darbā gulējām. Bet sanāk tā, ka ejot šo ceļu, ja kāda tur vairs privātā dzīve, kādas privātās intereses. Viņš izšķirās ar sievu, es izšķiros ar visu, ko es varu izšķirties. Tur jau bija iepriekš kaut kas, bet pa lielam, jā, mēs atdevāmies pilnīgi tikai biznesam. Un sanāk ne tusiņi, ne draugi, ja viss. Tusiņi jau seniem nebija. Draugu man arī īsti nav tādā ziņā, bet nekā nav. Es toreiz vēl biju, es nezinu, teikšu piespiedu kārtā. Jo es zināju, es pabeidzu bakalauru, es bez bakalaura gribu sākt biznesu. Es zināju, uz ko es eju, es zināju, ka tas bizness būs šāds. Es zināju, ka mēs būsim iekšā tur gadiem pa lielam. Bet visi kursa biedri jāiet uz magistru. Pusgadu es vēl izvilku magistru. Paralēli man zvana tur telefons, atvērts kaut kur ir blakus telpā dators, kur it kā iet sesija. Bet pēc Covid varēja nepiedalīties klātienē. Tāpēc viņi man zvana, te tur sauc pie tāfeles no sērijas, izēja ātri, datorā parādies. Cik es izturēju, viņi man darbus ar tur pildīja, kursabiedri, viņi man to magistru pavilka, bet vispār neko nevar savienot. Mēs nevarējām, lai saprastu, mums bārbers nāca uz vietu, uz Kingu, jo mums nebija laika aiziet tur nocīt bārdu un tā tālāk. Tāpēc bārbers nāca pēc darba pie mums uz lokāciju. Visi pie ārstiem mēs negājām, nekur mēs negājām. Treniņu arī nebija sporta visu laiku, tāpēc arī pametu tur, jo darbs parādās. Tā kā nekā nebija cita. Cik ilgi tādā režīmā? 8 mēneši. 8 mēneši. Tad mēs uz maiņām gājām. Es viņu pirmo izlaidu. Pirmkārt, tas jau nebija viņa virtuvē. Palielam, es viņu noliku vienā pozīcijā, uz sejas es paņēmu 3 pozīcijas. Kas tur tas. Tāpēc mans plāns bija, lai mums uzlabotos tās attiecības, ka man viņu ir jādabūja ārā no virtuves. Un tas bija pirmais mans plāns. Tiklīdz bija kaut kāds iespējas, viens darbinieks, palīgā, tad otrs, laikam ar otro vai trešo, es atļāvos jau viņu palaist. Jā, viņš nāca palīdzēt vēl kaut kā, bet tā, lai pilnvērtīgi viņam būtu grafiks, es viņu izdinu ārā. Un tad plāns bija, jā, mani dabūt ārā, jo es tā vai tā visas pavadzīmes maksāšanas nebija, mums ne finansīs nekā nebija, ne vadītāja nekā, tā kā visu pats maksāja un tā tālāk. Un kāda bija tava pirmā alga, ko tu saņēmi no Kingo? Neatceros, bet minimālā. 100 minimālā, jā. Tā joprojām ir pa lielam minimālā. Un cik tu tagad pelnīji no noslēpums? Nav ko atbildēt, es neko nepelnu. Ir labākie momenti, ko es varu no uzņēmuma konta atļauties pa lielam. Ir bijis mums ļoti veiksmīgs 2. gads, man liekas, uzņēmumu. Ļoti pelnošs. Bija savi apstākļi tur ar piegādes platformām. Esmu ļoti pateicīgs par to joprojām. Vienai no piegādes platformām, kas mums deva to iespēju tiešām nopelnīt ļoti daudz. Tad parādījās izbraukuma autobusu. Jā. Tas bija stāsts, kad mēs sēžam ar partneri. Pirmkārt runājam par autobusu, ka mums viņu vajag. Mēs zinām, ka mēs gribam skolas autobusu no Amerikas un tā tālāk. Tajā pašā laikā mums ir pirmie parādi, ko 30-40 tūkstoši. Vids zvana mums. Man zvanīja, man liekas, katru 3. dienu ar tiešām draudiem. Jo tad vēl nebija tā viņiem ieviestā, kā viņi tur pareizi saucas, tā labās prakses kaut kā tur stāstīja, ka viņiem ir jārunā pieklājīgi un skaisti. Tajā brīdī vienkārši man likās 90. Rīt nebūs naudas gaidas seks, vienkārši nomet klausuli. Bet tie ir tie pirmie parādi, mēs sēžam, ka vienkārši ko darīt. Un mums ir tie momenti uzņēmumā. Kāpēc jums izveidojās parādi? Nē, tas bija karš. Toreiz sākās karš, jā. Krievija iebruka Ukrainā, un tas bija tas moments lielajai inflācijai, kad mums sākās problēmas. Un, nevarējāt samaksāt nodokļus, ja? Pareizi saprotu? Visu.
Visu? Visu mēs nevarējām samaksāt nodokļus un piegādātājus. Bet uz to brīdi tie likās lieli, bet tie bija pirmie salīdzinājumā ar tagad, tie bija mazi. Bet 50-60 tūkstoši bija tie parādi sakrājušies. Un, mums ir bijusi uzņēmuma vairāk kārt, man liekas, pa 5 gadiem, kad šeit 5 reizes, kad viņš ir tāds bankrota robežas, un ka es katru reizi ejam iekšā, mēs ar partneru atvedamies no kādiem darbiniekiem, no kuriem ir jāatvedas. No labākajiem, protams, ka nē, bet no tādiem, kas negrib arī strādāt tur, mēs atvedamies un atkal ejam strādāt paši. Atkal ņemam maiņas, lai tikai atbrīvotu liekas finanses. Un tas bija viens no tiem momentiem, un tad mums sagāja ar tām piegādes platformām, un vienkārši mums peļņa 30 reizes izauga mēnešu laikā. Jā, starp citu, tu runāji 5 gadu laikā, jums 1 gads bija ar peļņu, noslēdz diezgan palielu. Tas bija tas. Jā, pāris 100 tūkstošiem. Kas tur notika? Tas bija tas, ka piegādes platforma mums iedeva ļoti daudz iespējas. Labi, un kas notiek nākamajā gadā? Principā apgrozījums aug nedaudz, ja? bet ir zaudējumi. Kas tur notika? Kāpēc? Bet man tagad grūti tajos gados nesajaukt visu. Pirmkārt, tas gads, kurš ir noslēgts, mēs tajā jau stipri patērējāmies, jo pats autobus izmaksāja ar tur reiz 2. Kad šajā biznesā viss, ko es daru, notiek reiz 2 vai reiz 3. Ekspektācijas ir vienas, aizbrauksim, nopirksim autobusu par 10-20 tūkstošiem, atbrauc uz Vāciju. Tas autobus, kuru es gribu, ir viens, tas, ko viņš man rāda, un mūsu komunikācijas kļūda ir cits. Saka, tas, ko tu gribi maksāt, 45,000. Bet es tev viņu negribu tirgot no sērijas. Tā kā tajā gadā pie tiem 100,000 mēs abiem stipri patērējušies un vienu projektu realizējuši. Nākošajā gadā pirmkārt tās piegādes platformas iespējas, kur viņi dot, viņi sāk samazināt. Mums ir jau bijusi to momentu arī sarunas, ka tas nebūs visu mūžu tagad tā, ja? Mums ir nosprosts, periods. Un tas viss ies mazāk. Tā arī bija. Plus, ja es nešaubos, tad arī nāca jau teika. Man liekas, ka jā. Tad jau nāca vismaz teikas līgumi. Celtniecība bija diezgan ilga šeit. Tas nebija tā kā Tērbatas ielā. Tur Tērbatas ielā bija ilgi, bet tik līdz mēs aizvērām durvis, mums ātri kaut kas ir jāsāk darīt. Bet šeit viss tās plānošanas un tā tālāk notika. Tas bija vienkārši papildus vieta, kur līras un nekas neiet, un tad mēs ilgi to visu konceptu veidojām. Bet tajā gadā jau sāk arī parādīties teiks projekts, jā. Okay, tad principā tie zaudējumi ir radušies no ilgtermiņa investīcijām, ieguldījumiem. Tad principā jūs nopirkāt autobusu, jūs atvērāt papildus lokāciju. Tu stāstīji, ka vismaz 5 reizes ir bijusi uz bankrota robežas. Tagad, atskatoties uz to, kādas ir tavas atziņas, kāpēc? Man ļoti slikti, ka es nemāku bieži vien vilkt ārā kļūdas. Jo, principā, tas, ko mēs darām tagad, uz stipri lielākiem jau parādu un problēmu fona, tās visas lietas mums vajadzēja darīt jau pēc pirmajām, vai vismaz pēc otrajām, vai pēc trešajām noteikti problēmām. Priekš sevis mums bija nosprosts ātrs veids, kā visu var sakārtot. Ļoti daudz arī uz visām inflācijām un tā tālāk fona bija tā, ka kritas kaut kādas kvalitātes apgrozījuma daļa tā, ka vienkārši tiek nolaistas tādas lokācija vienkārši ikdienas lietas. Un te es eju iekšā, es to visu atkal paceļu ļoti stiprā līmenī, jo es visu to pieskatu. Uz to brīdi bija tikai 2 lokācijas un darba ciela galvenā no tām. Es atlaižu pa lielam, tur daudz darbinieks, esmu katru dienu tur, es visu pieskatu, viesi to redz. Ļoti daudz darba cielā redz, ka es atkal strādāju, viņi pie tā ir pieraduši, viņi vienkārši saka, beidzot es atgriezies un atkal visus savus uzņēmumus, visus velku atpakaļ un auga apgrozījums. Tā kā ļoti bieži mēs bijām pieraduši pie tā, ka es vienkārši iešu iekšā un visu izlabošu. Kā tu gribi attiekt no šī biznesa, ja tā tur viss iet slīdam uz leju, tad tu saproti, nē, atkal ir jānāk iekšā, atkal uz augšu. Es saprotu, lai tagad mēs ātri izdzīvotu, man ir jāiet pie kases un jāiet vienkārši būt katru dienu tur un visu pieskatīt. Kas ir nepieciešams, lai šis bizness strādātu bez tevis, arī augšupējoši? Tagad viņš jau vairāk strādā bez manis. Tagad man nav tā, ka man ir jāiet strādāt. Labi, bija tur brokastu maiņas, bet mums Tērbatas ielā ir brokastis katrs brīvdienas. Un, lai samazinātu atkal kaut kādu slogu finanšu, jo tur ir diezgan dārgi tie pavāri brokastu. Tad no janvāra es biju paņēmis pusgadus. Es zinu, ka man nav ko darīt pa lielām brīvdienās. Vai es sēžu mājās, vai es varu uzņēmumu iedot kaut kādu ienesīgumu, plus pieskatīt un atkal tās brokastis pacelt labā līmenī. Tad es paņēmu visu pusgadus, es katrs brīvdienas esmu brokastīs. Ar vasaru tas beidzās, jo sākās autobusi. Agrāk ar to partneris nodarboja, bet tā kā mēs ar partneru šķiramies, autobus ir uz manis, vasaras izbraukumi ir uz manis, tad esmu tajā tagad. Bet tagad daudz maz viņš strādā bez manis,
bet ir lielāka komanda. Tas ir lielāks izmaksas. Tāpēc, kas ir vajadzīgs vairāk naudas. Viss. Ir vairāk naudas, ir iespēja vairāk uzņemt atbilstošu personālu un ļaut viņiem pieskatīt to lokāciju. Es esmu šeit, jo vienkārši man nav ko citu darīt. Ja man ir ko citur tērēt laiku tam pašam Everestam, es esmu tur. Bet ja man ir brīvs laiks, es esmu pusdienlaikā ar viņiem, tad mums ir labs pusdienlaiks teikā, es apkalpoju visus kopā ar savu komandu. Ja vajag kādu arī pie reizes apmācu, lai uzlabotu to kvalitāti. Kurš jums ir ienesīgākā lokācija? Tagad Teika, ja? Kad teika uzsāka ļoti labi, pēc tam nāca rudens ziema, bija ļoti švaki teikai. Tad bija Terpacēla, kas mums baroja visu uzņēmumu. Tagad Terpacēlē viss ir slikti. Teika ir tas, kas mums gribas teikt, ka baro, bet ne katru mēnesi viņai sanāk pabarot visus. Okay. Labi. Tagad, pieņemsim, jūs attīstaties, visi ir nepieciešami finanšu līdzekļi, vai ne? Priekš tās attīstības, no kurienes jūs ņēmāt, kā tas viss notika pastāstīt? Es jau godīgi neatcerēšos, un es vairākas reizes esmu sēdējis tieši par teikas projektu, esmu sēdējis, domājis, blēns, kā sanāca atrast, jo es pat neatceros, no kurienes es visu dabūju. Jo ir 2 remonti bijuši manā dzīvē jau. Teika ir pirmais, mēs sākām celtniecību. Es atceros, ka ienācu šajās telpās, te nebija vēl sienas, vienas bija ļoti lielas telpas. Un man izīrētāji, pirmkārt man palīdzēja šo telpu atrast caur paziņām, kas mums ierunāja tiešām labus līguma apstākļus, teiksim tā. Bet jā, teica, ka šeit ir vēlēšanās atvērt barbershopu, viņiem ir vajadzīgi tik un tik kvadrātmetri, viņi zina, cik mēs gribam kvadrātmetrus. Viņi saka, mums ir šī lielā telpa, mēs varam viņu sadalīt 2 daļās. Bet viņi ir vienkārši 19. gadā uzcelta māja, te nekas nav bijis. Viņi ir ieplānojuši, ka kādreiz te varētu būt restorāns, bet te nekā nav. Un es iesaku, es negribu būvēt no nulles visu. Es gribu vienkārši labi iekārtot telpas. Bet kaut kā, es nezinu, beigās. Viņi saka, labi, pēc pāris gadiem tur būs plāns, ka mēs varēsim iekārtoties tur labi iekārtot, bet tagad mums nav. Es nezinu, kā vienkārši labi. Mums vēl kaut kā mierināja, viņi saka, šo paņemsim mēs uz sejas, izīrētāji. Tad beigās mēs vienkārši piekritām. Esmu ļoti ambiciozs vienkārši. Man jau viss ir galvā izplānots, un man vairs nav tāda priekšsteidz, man vairs nav soļi atpakaļ. Es jau gribu. Es gribu, man ir tāds, es gribu, ir jādara. Un tad šī bija tā lokācija, kur es domāju, un beigās, viss, es jau esmu izplānojis, kā tas viss iztīsies, kā viss būs. Lai ir jātais no nulles, tad jātais no nulles. Paņēmām, izreikinājām plus mīnus, ka tas iznāks. Man bija arī nosprosts cipars. Es nezinu, priekš kā mēs tādu nosprotu, bet 300,000. Ka iznāks remonts un labi iekārtoties, vārds sakot, viss. Kontā uz to brīdī mums ir 40,000. Tātad mums trūks 260,000 apmēram. Tāpēc arī šis projekts ļoti ilgi tapa. Pa lielam gads viņam pagāja, kamēr viņu no momenta, kad mēs parakstam līgu, līdz momentam, kad mēs atveramies, gads laikam. Un ļoti ilgi es vilku tieši to, gumiju, tikai tāpēc, ka es meklēju naudu. Un kur tu viņu atradi? Un uz to brīdi dabūt lielāko naudu, ko tas mārketinga līgumos bija 10,000, ko esmu piesaistījis. Un te man vajag 260. Es biju pie visiem uzņēmumiem, pie visām kredītvietām. Es izdarīju visu, man liekas, ko es varēju izdarīt. Pie bankām tu biji, ja? Bankas atsaka, visi atsaka. Kāpēc bankas atsaka? Jo visi gadi ar mīnusu ir. Palielam. Nē, nav spīdoši. Un tas gads, man liekas, vēl nebija man gada pārskats iesniegts arī, jā, un ar plusu nav iesniegts. Mēs sniedzām viņiem operatīvo bilanci, viņi redz, ka it kā ir plus, bet tāpat... Jo viņi skatās 2 lietas. Pašu kapitāls, peļņa. Vai tev ir peļņu nesoši, un vai tev ir pietiekoši līdzekļi, lai tu viņi varētu... skatījās, ja es nešaubos 22. gadu vēl. Viņiem nepatika mīnus 22. gadā. Viņi gribēja redzēt 2 pelnošus gadus. Bankas man atteica, jā. Pamatlīdzekļus to brīdi arī nekādu nav. Veiksmīgais gads bija tikai pēc tam, ko automašīnas sev tur varbūt iegādāts, tikai pateicoties tam, ka bija tur veiksmīgs gads. Bet nē, es tagad šaubos, man liekas. Es atceros, ka es pirku savu mašīnu diezgan padārgi uz to brīdi, bet es atceros, ka uz to brīdi to naudu nebija vairs citur, kur tērēt. Man liekas, jā, viss projekts bija atvērts, un tāpēc es nopirku. Un laikam teika parādījās jau tikai pēc tam. Jo mēs gribējām, principā Āgenskalu mēs atvērām otro, bet teikas lokāciju mēs gribējām kā otro, mēs nevarējām atrast nekādīgi telpas. Mēs tur pāri ielai tajā krustojumā staigājām, skatījāmies uz jauno teiku. Es teicu, ka es tur negribu līst. Es izstāstu, ka tur būs ļoti dārgi. Man bija bail no šitās lokācijas ļoti ilgu laiku. Bet tā kā mums pēc tam ierunāja, un beigās mēs esam šeit. Bet kur tu dabūji, kas par naudu? Jā, es tā tagad eju. Atcerēties, kur bija? Mārketinga līgumi tas ir viens.
ņemot vērā, ka uz to brīdi mums jau ir diezgan liels apgrozījums, izdodas piesaistīt finanšu līgumus tā saucamos, ka tev daudz uzņēmumi dot uz apgrozāmo preci. Teiksim tā, jā, tev ir jāiztirgo tik un tik, tādā un tādā laikā, par to tev tiek dot nauda, un tad logiski pārdodot katru preci, tu viņam atgriezt atpakaļ kaut kādu mazu centu un tā tālāk. Tā kā tādus izdevās piesaistīt, pateicoties tam, visam mums arī Altums panāca pretī. Lielākais ieguldījums bija no Altuma puses, 120,000, man liekas, ja nešaubos. Visas bankas bija pret, Altums bija tas, kurš panāca pretī. Iekīlējām visu, kas bija autobus, mašīna, visi pamatlīdzekļi. Viņi panāca ļoti stipri pretī arī ar to, ka viņi paņēma kā kīlu iekārtas, kuras tiks iegādāts par viņu naudu. Tā kā tas ļoti stipri mums palīdzēja. Iekārtas bija tur uz kaut kādiem 50-60,000. Tas, ko tikai iegādāsies, vai ne, to ķīlā iekšā. Bet salasīt naudu bija viens, un salasīt Altumam pamatlīdzekļus bija cits tās. Tur bija tas, es aizmirstu, cik bija. Man liekas, 100,000 bija jābūt pamatlīdzekļiem, lai viņi izsniegtu 120 vai 140. Ot es tagad kļūdos. 120, es skatījos. 120. Nu, man liekas, ka viņi prasīja vai 100 vai 80,000. Man liekas, ka 100, ka jābūt pamatlīdzekļos. Un tad mēs vienkārši visu likām kopā, un visu laiku arī pietrūka. Un tas viņa katru reizi sūta, šito paņemsiet kā pamatlīdzekli, vai šito paņemsiet, vai mēbeles, tur ļoti dārgas mēbeles, kā mēbeles paņemsiet. Tur katru reizi šādi. Tad beigās arī sagāja, viss Altums, arī bija ļoti ilgs process, kamēr mēs ieguvām Altumu. Un paldies Altumam, ka pateicoties viņiem, viņi to lielāko summu it kā ne lielāko, bet uz to brīdī likās tas, kas trūkst, saliekot visus tos momentus kopā, ir Altums tas, kurš izvilka. Pats izīrētājs ieguldīja telpās, es neatceros, bet diezgan daudz, ar 40,000. Jo kāds santehnika, ventilācija par tādām lietām, kas paliek šeit, viņi tā kā iegulda. Nu, uz kvadrātmetru mums bija izrunāts jau savs summa, kas ir ieguldījums no viņa puses. Un viss. Ja mēs saskaitām kopā, tur pietrūkst, un kur mēs dabājam pārējo, es nezinu. Es godīgi neatceros. Es pieņemu, ka varbūt mēs kaut ko nopelnījām, jo bija vasaras sezona, mums bija izbraukuma, tirdzniecība. Pirmais gads mums bija švaks, un man liekas, tas bija jau otrais gads, mums jau bija ar pieredzīti, mēs jau gājām, man liekas, mēs nopelnījām. Nu, iespējams arī tas fakts, ka tev jau to naudu nevajadzēja uzreiz, tā ka vienā dienā tev bija laiks. Izmētāt, jā. Jā, ka tu varēji. Bet pats labākais bija tas, ka mēs pabeidzām remontu, un mums palika pārnauda. Nopietni. Jā, mums bija kaut un kur jūs viņu izlietojāt? Es nezinu, vai drīkst teikt. Nopirkāt jaunu mašīnu, jā? Arī partneram bija, viņš gaidīja 1,5 gadu. Es viņam vienmēr teicu, pirmkārt, par to, ka mēs tik daudz strādājam, nu, kaut kam ir jābūt, kaut kādam paldies no uzņēmuma puses ir jābūt. Es varu šādi stāvēt virtuvē, strādāt, ja aiz loga būs vismaz automašīna, normāli, jā, jo uz to brīdi vairs nekā nebija. Tad tas ir izdarīts. Viņš gaidīja 1,5 gadu, kamēr mēs līdz viņam nonācām. Tad kaut kādas tās pašas pamata lietas mēs aizvērām. Nu, tie kaut kam ir jābūt tomēr. Es uzskatu, nevar visu laiku ieguldīt. Sevi jāatalgo, vai ne? Šitas bija tas moments, jā, ka uzņēmumam ir nepieciešami jauni transporta līdzekļi. Jā. Nu, mēs aizbraucām arī komandējumā. Nosauksim tā to, jā. Mēs aizbraucām uz Balī. Super. Bet mēs aizbraucām uz Balī tajā momentā, kad uzņēmumam ir problēmas pirmās. Un tieši ar teiks lokāciju ļoti liela mīnus, jo mums ir pirmā lokācija, kura ražo ļoti lielas izmaksas. Iepriekš mums bija mazas komandas, mazas izmaksas, tur tērpa celi. Ja ir slikti, tad tas slikti ir maz jūtams. Jā, viņš ir pa drusciņai. Un šeit vienkārši mēnešu laikā tur 10,000 tev ir mīnus. Mums tādas saskarsmes iepriekš nebija bijis. Un tagad katru mēnesi tev plus 10, plus 20, plus 30 un tā tālāk. Un tu sēdi. Un tu nezini, ko darīt. Un tajā pašā laikā es katru dienu esmu virtuvē. Man nav laika par to domāt. Katru dienu esmu virtuvē. Un es izdomāju vienkārši no viss tā aizbēgt prom. Mēs aizbēgām uz Baliju uz vairākiem mēnešiem, un tur es sēdēju jau pie datora, un es sēdēju rakņājos uzņēmumā. Un pasūtījām finanšu auditu, pirmo finanšu modeli mums uztaisīja, kuru mēs joprojām neesam izmantojuši, bet viņš ir mums. Jā, bet tad mēs sākām stiprāk rakņāties. Daudz, ko mēs izmainījām tajā laikā. Un tas, ko es dzirdu, tad faktā daudz uzņēmumu, es jau tu pareizi izdarīju, ka tu nogāji no šī visa, vai ne? Jo, ja tu būtu šeit iekšā virtuvē, tu nebūtu spējis pamanīt kaut kādas lietas, vai ne? Un ja es būtu it kā nelīdis, bet bijis mājās strādājis, es nestrādātu. Man vajadzēja kardināli aizbēgt uz turieni, kur es nevaru iesaistīties. Kad uzraksta, ka nav kam strādāt un tā tālāk, un ka nav kaut kādas, nezinu, preces, kuras vajadzīgi ir no veikala. Ja savādāk viņi neatvedīs, mēs atslēdzam tur pus ēdienkarti. Loģiski, es slēdzos iekšā, es eju braucu pērku un eju strādāt.
Un tik līdz man vairs nav tāds iespējas, no Balī nevaru ātri atlidot, kaut ko nopirkt. Nu, man nedrīkstēja arī šeit palikt. Vienkārši būt mājās, es nepalīdzētu. Es tāpat būtu šeit. Tāpēc man bija kardināli jāizskrien vispār tālu prom. Plus es arī Balī apvienoju ar kalniem. Uz to brīdi man tā salikās, ka 2 kalnos vēl uzkāpu. Tāpēc pabiju gan ar sevi, jo tik līdz esmu kalnos, telefons pazūd tur uz nedēļām 2. Es neesmu sasniedzams. Ļoti daudz bija darbs vienkārši ar galvu. Un rezultāts bija, ka tu atgriezies atpakaļ? Bija rezultāts, jā. Mēs sakārtojām. Es nezinu, kā tas vienmēr saliekas. Es atgriezos, es aizbraucu prom novembra vidū. Es atgriezos pa lielam darbos atpakaļ februāra, man liekas, sākumā vai vidū. Vai beigās. Gandrīz 3 mēnešus prom. Jā, 3,5 man liekas. Februāra beigās, laikam, es atgriezos. Bija mazs apgrozījums, bet tā bija ziema un tā tālāk. Bet pa lielu mēs bijām kaut kādas lietas sakārtojuši. Mēs sapratām, kur pazūd nauda. Mēs kaut ko par mārketingu ļoti stipri pieķērāmies klāt. Vārds sakot, sākās kaut kādas tādas strateģiski vajadzīgākas lietas. Un tik līdz atgriežos martā, man to darbu vairs nav tik daudz. Es eju palīdzu, nezinu, pat tā pašā virtuvē atkal. Un tik līdz ieeju virtuvē, vienkārši cilvēki no kurienes pilns. Kā tas saliekas, es nezinu. Bet tik līdz iegāju virtuvē, mums apgrozījums stipri pieauga un viss problēmas vienkārši kā beidzās. Man vienkārši liekas ļoti tā, ka tas bija nenormāli drosmīgi, varbūt arī bezprātīgi. Es nezinu, bet finālā jau pareizi tu izdarīji, ka tu aizbrauc, ja, bet tu faktiski aizbrauc tad, kad sākās grūtības uzņēmumi. Jau lielas grūtības sākās. Es jau biju visu laiku, es sapratu, ka es nepalīdzu būdams iekšā, bet man ir vadītāji 2. Ja mums nebūtu vadītājs, nebraukt. Arī pirmkārt gribējās aizbraukt. Un finansiāli iepriekš, pirms tām visām grūtībām bija tās iespējas. Un, labi, bija līdzekļi. Jā, mēs nebraucām tā, ka mums naudas nav. Mums bija nauda, ar ko mēs vērām ciet kaut kādas problēmas. Mums bija tie iekrājumi pa vasaru ar visu. Šī lokācija ļoti labi sāka savu darbu un izveidoja savu tos iekrājumus. Tā kā mēs braucām prom ne jau tāpēc, ka naudas nav, bet mēs braucām prom tāpēc, ka šī vieta vienkārši tais mīnusus laik. Mums ātri jāizdomā, kā vienkārši nepalikt, es nezinu. Kā lai neapēd visu. Lielos mīnusus, jā. Un es sapratu, jā, ka man ir jābūt citur, lai kaut ko mēs izplānotu un izdomātu. Šis ir laba tāda atziņa arī pārējiem uzņēmumiem, kuri klausās, ka pašam tam uzņēmuma vadītājam, uzņēmuma īpašniekam nevienmēr ir jābūt visam iekšā, bet ir nepieciešams dažreiz tā attālpa, ka tu atej malā. Jā, un paskaties bišku ar svaigu prātu, ar svaigu galvu uz to visu. Pilnīgi noteikti. Bet svarīgi tam visam apakšā ir komanda. Ja man nebūtu komandas, es to nebūtu izdarījis. Komanda ir viens, ja man nebūtu tieši projektu vadītāja, kas vada visu uz biznesu. Kam tu vari uzticēties? Jā, tad es nevarētu. Jo es savāc līdzi arī partneris jau. Tā nav tā, ka es viņu te pametu. Mēs 2 aizbraucām. Bet es viņam arī toreiz teicu, mums arī ar tiem projektu vadītājiem bija tā, ka mēs redzam, ka viņi izdeg, nebija skaidrs, vai viņi būs ar mums tiešām ilgi, ka šodien jau ir pagājuši 2 gadi, vai viņi būs vēl pēc 2 gadiem ar mums. Es viņam teicu, pagaidām, viņi tiek ar visu galā, viņiem ir pilnas komandas, viss ir. Saku, ja mēs tagad nebrauksim, varbūt mēs vairs vispār netiksim uz tādām lietām. Saku, cik 3 vai 4 gadu laikā pirmo reizi salicies, ka mums projektu vadītāji ir spējīgi paņemt uz sevi visu biznesu. Saku, tagad mums ir iespēja. Tāpēc mēs varam darīt. Bet kas par pastāstu? No mūsu pieredzes mēs PostFinance kreditējam tieši mazumtirgotājus, pakalpojumu sniedzējus. Un tā, kad mēs sākām šo biznesu, mēs faktā arī domājam, ka mēs kreditēsim mēdināšanas uzņēmumus. Ja? Tāds mums bija tas priekšstats, bet tā, ka mēs jau nostrādājām 1,5 gadu, mūsu portfelī ir tieši 2 ēdināšanas uzņēmumi. Ja? Tā ir beķerēja un 1 restorāns. Ja? Bet ko mēs secinājām? Ka no kreditēšanas viedokļa ārkārtīgi grūti un principā nekreditējums šis biznesa modelis ir, jo, kā jau tu minēji, ir zaudējumi, ja, tad nav labi finanšu rādītāji. Un kas vēl ir, ko mēs pamanījām, ka tas maksimālais termiņš, ja tur vienam sijā varētu būt 3 gadi, ja, nodokļu parādi, ja, un viss iet principā uz leju. Tad varbūt tavas tās atziņas galvenās, kāpēc tā ir, kāpēc šis biznesa modelis ir faktā gandrīz kā nekreditējams? Tāpēc, ka pa faktu tas ir vienkārši ļoti grūts biznes. Mēs atrodamies Latvijā, mums ir ļoti liela inflācija bijusi pēdējos gadus, mums ir maz cilvēku, mums ir liela konkurence, maz cilvēku, un būsim godīgi. Jā, mēs strādājam uz ļoti mazu auditoriju, un visi cīnāmies par to lojalitāti. Mums vispār nav turisti pa lielam. Es nezinu, varbūt viņi ir, bet es viņus nejūtu, ja godīgi. Jā, tāpēc
Viņš pats par sevi tiešām ļoti sarežģīts. Un biznesa modelis ir pats sarežģīts. Tā nauda, kad es vēru vaļā biznesu, es kaut cik mēģināju visādas pašizmaksas tur rēķināt vēl kaut ko. Es nezinu, ka tur arī marķieri ir jārēķina, kur 100 eiro mēnesī uz marķieriem aiziet tikai tāpēc, ka volta maisiņus vajag parakstīt un tā tālāk. Un to momentu ir tik daudz. Un tad savācās, vai ne? Tev liekas, Kur tā kā... nauda pazūd, vienkārši nav skaidrs. Grāmatvedī katru mēnesi saka, jums ir peļņa. Es saku, nav peļņas. Kontā peļņas nav, jā? Neredzu. Tā var būt peļņa, kāpēc es atveru maksājumu uzdevumus un nepietiekamā summa katru mēnesi pieaug. Tu man teici, ka tā katru mēnesi viņa pelna, bet es redzu, ka pieaug. Tu neko nesaproti. Es neko nesaprotu. Es joprojām neko nesaprotu. Tā kā ļoti grūts biznes, un es pilnīgi saprotu, kāpēc viņi negrib kreditēt. Bet es nezinu. Bet tavā biznesā kredīti ir nepieciešami. Labi, viens ir tas, tad, kad tev vajag atvērt jaunu lokāciju vai sataisīt remontu, bet vispār priekš apgrozāmiem līdzekļiem tev būtu nepieciešams kredīts. Ja runā tieši par mani, īsti ne. Uz šodienu mums ir 4 kredīti, jā, bet es saku, ka 5 kredīti, kurus mēs maksājam katru mēnesi. Nenormāli daudz. Bet viens ir Altums, kas jums vēl ir? Viens ir Svetbanks. Jūs tomēr banka beigās piešķīra kādu kredītu? Nākošu gadu. Piešķīra Terbaciela. Mēs te vēl neesam tikuši. Tā es arī meklēju 200,000. Okay. Remontu taisīt, vai ne? Jā. Tā kā tas šodien, man liekas, mums ir 5 un vienu esmu paņēmis šogad ļoti debīlu kredītu grāmatu. Man vienkārši ienīst par to, bet kad viņi man janvārī saka, ka kaut kas ir ātri jādara, tas ātri kaut kas bija paņemt uz apgrozāmiem līdzekļiem. Ko tu bankā paņēmi? Nē, es paņēmu pie Bolta. Bolts arī nodrošina kredītu. Es zinu, jā. Un viņiem, starp citu, ir līdzīgs tas modelis tā kā mums. Es varbūt arī pārējiem skatītājiem pastāstīšu. Ja jums ir mazumtirdzniecības uzņēmums vai labs ēdināšanas uzņēmums vai kurš cits pakalpojums sniegšanas uzņēmums, kuram ir ikdienas vai iknedēļas ieņēmumi, respektīvi līdzīgi kā Kingu, katru dienu ir ieņēmumi no posttermināliem, no e-komercijas, tad mēs varam finansēt jūsu apgrozāmos līdzekļus, jo mums arī nav fiksētu maksājumu, bet noteikts procents no jūsu ikdienas vai iknedēļas apgrozījuma tiek novirzīts kredīta atmaksai. Tādā veidā tas tieši pielāgojas uzņēmuma apgrozījumam. Varbūt tu, Kaspar, var pastāstīt, vai tev patīk šis modelis, ja tu izmantojies jau Boltu? Es varu ātri pie iepriekšējā jautājuma atgriežoties, vai man ir vajadzīgs apgrozījuma līdzekļiem. Pie tā, ka mums ir liels apgrozījums, mēs varam izbraukt uz piegādātāju kredītu. Kur jums dod, vai ne? Kredītu līniju to lielumu. Tā kā mēs tur bieži vien izbraucam. Tāpēc tagad daudziem piegādātājiem mēs esam diezgan daudz parādā, bet mēs tiekam skaidri. Vienkārši tagad agrāk mums tur turējās, 2000 parāds, jā, tagad mums turās 10,000 un tur pie vairākiem. Tāpēc mēs uz viņu fonu varam izbraukt. Par šo modeli runājot, 5/5. Es negribu saukt uzņēmumus. Vienu nedrīkst ņemt, man aizlietu ņemt vēl kādreiz to. Otrs ir daudz maz sakarīgs, jā. Es zinu, laikam. Bet kā tev vispār tas modelis, tas, ka, zini, tev nav fiksēta, bet viņi paņem Viņš ir diezgan dārgs. Jā. Es neatceros, 12-13% beigās sanāk. Bet, Uz kādu termiņu tu paņēmi? Gads. Gads, jā. Bet man liekas, viņi vairāk nedod. Tieši gads. Bet pirmkārt, man patīk tas, ka viņi neskatās, laikam, tas nevar saprast, viņi skatās vai neskatās. Gan jau, ka skatās, bet mūsu piedāvājumos neskatās sija, viņi skatās pa struktūru vienībai. Terbaciela varam iedot tik, tam varam iedot tik. Okay. Es it kā paņemu visu, ko var Terbacielai, bet viņi joprojām var iedot vēl teikai, jā, uz attīstību. Tādā ziņā man patīk, ka tas ir ļoti ātri. Tas, ko es paņēmu vienu no viņiem, Terbacielas remontam, man vajadzēja ļoti ātri. Diena nepagāja, kad man bija kontā nauda. Tādā ziņā viss ļoti ātri, un tā nauda ļoti ātri aizgāja tur, kur viņai bija jāaiziet, lai tie darbi turpinātos. Bet tāpēc, Kaspar, viņš arī ir dārgs modelis, tāpēc, ka tu saņem vienas dienas laikā, jo tu jau zini, pie Altuma un bankas tev vairākas nedēļas visticamāk pagāja, lai tu varētu un tajā pašā plusā, liels plus ir tam, ka viņi neskatās bilances un viņi neskatās, kas notiek uzņēmumu. Jā. Jo Altums. Es nezinu, kāpēc, kad cēlu nākošo vietu, es biju galvā salicis to, ka mums ir jauni pamatlīdzekļi, kuri nav iekīlēti, kas varētu salasīt nepieciešamo pamatlīdzekļu summu, Altums iedos. Jo man liekas, ja uz tā fona viņi man iedot, tagad vajadzētu atkal iedot. Altums uzreiz man pasūtīja tālāk. Viņi saka, es nevaru, jūs zināt, es nezinu, kā viņi uz to €1 reikina un tā tālāk, kā saucas viss tās. Viņi man visu sasauc, saka, tev uzņēmums ir mīnusā. Pēc mūsu visiem aprēķiniem tas ir mīnusā, tu nevarēsi samaksāt, mēs to nedosim.
Tad man drusku aizvērās, jo es domāju, tā, ko tālāk. Jo ir tā, ka, protams, ja tev vajag ātri naudu, tad šāda nebanku aizdevēja ir ļoti labi, jo tu saņem ātri. Bet, ja tev vajag ilgtermiņa investīcijas, pieņemsim, Jā. Tas ir banku, bet tur ir, protams, lētāka šī nauda, bet ilgāks process. Mēs esam ēdināšanā. Jūs jau dzirdējāt, paši zinat, ka jūs īsti nedodat. Bet, ēdināšanā, skaties, Svetbanka kredītu dabūja, Altum dabūja. Svetbankam bija kaut kāda, es nezinu, kā to pareizi nosaukt. Viņi iedeva to kredītu, kas viņiem bija uz to brīdi, tā kā, nezinu, akcija, teiksim tā. Programma kaut kāda. Programma, jā. Mēs palīdām zem tās programmas. Pateicoties tikai tām banka, kā tāda nedot. Ja nebūtu tās programmas, nedot. Okay. Mēs ielīdām tajā programmā, un viņi man ieteica tieši mūsu telpu izīrētājs. Jā. Viņi saka, es tikko dabūju savam klientam šo un šo. Es saku, pamēģinu to arī. Un 70,000 mēs dabūjām, kur viņi arī baigi stipri neskatīt. Viņi pat nepaņēma nekādas pamatlīdzīgas, neko neiekīlāja. Viņi vienkārši iedeva. Cik tu paņēmi no 70,000? Bet tev visticamāk privāta persona galvojums, ja tev ir? Es visur esmu galvojums. Nu, jā. visu iekīlājis, visu galvojums. Jebkurā gadījumā runājot par tiem ātrajiem kredītiem, ja, skaidrs, ka tu teici, ka tev nepatīk, ka tur ir augsta likme, ja, bet tur tas risks tiek cenots. Skaidrs, ja teiksim, tev mazāk vērtē, ja tev iedod ātri naudu, bet tā nauda maksā. Ķīla tur nav nekāda. Jā, bet ar viņu nebija tik traki, jo es saku, Tērbaciela jau atvērt un salasīt tam naudu. Es tur gāju uz kaut kādu, es nezinu, entuziasmu, ka teikt, ka atradu arī Tērbacielai atradīšu. Bet es izgāju tādu entuziasmu un vairs es nezināju, kur atrast. Un es sāku meklēt arī caur ātriem kredītiem, citiem uzņēmumiem, kas apkopo visus tos kredītus. Un tur bija nenormālies likmes. Un pret kaut kādiem 20,000 tur eiro prasa 40,000 kīlu no sērijas. Un tad tos gan es neņēmu. Bet es nezinu, atkal kā viss salikās, mums bija beigās tā nauda, bet tur es ļoti meklēju visur un beigās jau, ja teikt godīgi, jau bija variants arī pie bandītiem, kuri saka, atbildēs ar veselību. Tad es saku, ok, šis ir paspēdēs. Turpmāk, ja tev vajadzēs ātri naudu, kas nav bankas nauda, droši var vērsties pie PostFinance, mēs gan jau iedosim labu piedāvājumu. Laikam jums drusku reklāmas pietrūka, es meklēju visu, ko varēju atrast. Jā, mēs esam salīdzinoši jauns uzņēmums, kā es teicu, mēs pusotru gadu darbojamies. Mums tā niša ir tāda specifiska, ka mēs tieši, kam ir tie posttermināli, kuri diezgan... Varbūt es izbraukšu tikai tagad uz draudzības pamatu. Ja paškirsiet manas finanšu visus rādītājus, es man negribēs iedot. Labi. Mēs nāksim visu laiku ēst. Uz Kingu. Nē, uz barteri varam sarunāt uzreiz. Kaut tagad, man tagad vajag naudu. Jā, domāju, 20,000, tik mums te būs jānāk ēst. Toties droši vienmēr garšīgi pādu. Droši, es pat piegādu norganizēšu. Labi, tagad noslēdzam Kingu stāstu, un es gribu no tevis tomēr dažas atziņas dabūt. Kas Kaspars bija pirms 5 gadiem, Kaspars tagad, kādas ir tās atziņas. Visu šo piedzīvojot, un tagad atkal mēs šo visu atcerējāmies, kādas ir tādas finanšu atziņas, ko tu šodien vari pateikt, ko tu nezināji tad. Bet, pirmkārt, galvenā atziņa, ka ir jārēķina un jāskatās. Tomēr, jā. Un, tomēr, jā, bet... Īpaši, gan jau, ka jebkuram biznesam, īpaši šim biznesam, visam ir jābūt caurredzamam. Jā. Joprojām ar to cīnāmies, ar tām pašām inventarizācijām un tā tālāk, bet ir jāsaprot, kur tā nauda kustās, no kurienes viņa rodās, un kur viņa vienkārši aiziet, un kur rodas zaudējumi. Visur jāskatās un jāredz. Es neciešu finanses, ja būsim godīgi, par laimi, tāpēc ir komanda. Ja nebūtu komandas, es pieņemu, ka varbūt mūsu vairs nebūs visdrīzākais, jo es diez vai atkal skatītos visā tajā. Bet ir komanda, ja es izdomāju kādu ēdienu, tagad nevienkārši mēs viņu palaižam un aptuveno cenu ieliekam, salīdzinot, nezinu, ēdienkarti vai plus mīnus, cik varētu būt. Pirms mēs palaižam, es jau sūtu vadītājiem, liec iekšā sistēmā, pasaki, cik būs, lai būtu 25% pašizmaksas. Tāds moments mēs izējam, tāpēc matemātika apakšā ir ļoti svarīga. Un, ja ņemam kredītus pēc Tērbacilas, zinu, kā es nesen arī pats storijas rakstīju par kredītiem, ka ja man prasa kredīts ar manu pieredzi, man ir teikt, ka ir lielisks rādītājs tam, ka kredīts attīstībai ir nepieciešams tas finansējumu piesaist, jo ja mēs krātu naudu vienkārši ar saviem līdzekļiem, lai atvērtu šo vietu, tas būtu entos gadus
Un tas būtu vēl dārgāk nekā tu paņem Tas būtu vēl kredītu. dārgāk, un tas būtu jāgaida ļoti ilgus gadus, kamēr mēs spētu nopelnīt tik, cik vajadzēja. Bet uz šobrīd mēs paņēmām visus finansējumus, ko esam paņēmuši. Teika pelna, teika spēja samaksāt savas kredīt saistības, un plus palīdzēt uzņēmumam. Un papildus tam, protams, teika ir ļoti liels ieguldījums tam, ka vispār zīmols ir izaudzis. Ja paņemam Tērbatas ielu, atkal 5/50. Telpas bija vienkārši neiespējami sliktā stāvoklī, ka mums viņas bija jāatjauno. Pēc idejas mēs nevarējām turpināt tā, kā turpināt. Vai bija vajadzīgs kredīts? Uz šodienu apgrozījums ir mazāks nekā bija toreiz. Pirms kredīta. Ja? Bet, kad mēs plānojām taisīt rekonstrukciju, telpas bija ļoti mazas. Mēs bijām izspieduši jau gadiem visu, ko mēs varam izspiest. Mums bija saprašana par to arī pēc visiem statistikas rādītājiem, ar tām pašām piegādes platformām runājot, ka mums pieprasījums ir lielāks, nekā mēs spējam apkalpot. Tāpēc idejas mums vajag attīstīties un paplašināties. Mēs to izdarījām. Pieprasījums pazuda. Tā kā, vai tagad prasīt, un visas problēmas, kuras ir tagad, tas viss ir radies dēļ tās lokācijas. Tāpēc, ja mēs neko tur nebūtu darījuši, pēc idejas naudas kontos būtu daudz vairāk, un uzņēmums turpinātu ģenerēt vienkārši. Es teiktu to pašu vai pat vairāk. Bet izmaksas vienkārši mēs pieaudzējām nenormāli lielas izmaksas tajā lokācijā. Jā, elektrībā, darbiniekos, visā nenormāli izauga izmaksas. Bet vai mēs varējām turpināt strādāt? Es nezinu. Pēc idejas nē. Tās telpas bija nelietojamas vairāk. Tur jau viņas gadiem bija nelietojamas. Tad tu atbildēji uz savu jautājumu. Man grūti ir atbildēt. Tāpēc ir kā ir. Viss ir izdarīts. Tagad vienkārši jātiek ar visu galā. Man vienkārši radās jautājums, klausoties par to Tērbatas ielu. Tu teici, ja jūs visu izdarījāt, telpas tur atjaunojāt, paplašinājāties, jā, un pieprasījums pazuda. Tev ir atbilde, kāpēc pēkšņi pieprasījums pazuda? Ļoti dažādi. Pirmkārt, viens no lieliem iemesliem ir tas, ka lokācija bija plānota remontēties 2 mēnešus. Nevainošu nevienu, kaut gan es pieņemu, ko varētu vainot, bet labi, nevainošu. Remonts bija 6 mēnešus. Mēs aizvērāmies vasarā, jo pēc idejas vasara mums nav pelnošākā, lai kā liktos, bet vasara centram īsti nav pelnošākā. Jo visi ir out. Visi ir out, skolas ciet. Studenti palējām arī ļoti daudz aizbraukuši. Karsts laiks, uzreiz jūtas, visi ir pie jūras. Vakaros varbūt terrases uzpildās, bet ja pastāstā globāli, mums vienmēr vasara ir tāds mazākais apgrozījums. Es domāju, jātaisa tieši uz vasaru, lai uz skolas laiku esam atpakaļ jau ar jaunām lokāciju, jaunu konceptu un tam līdzīgi. Tāpēc... Un jūs nebijāt uz skolas laiku atpakaļ, vai ne? Mēs vispār stipri nebijām. Tāpēc es pieņemu, ka mēs ļoti stipri pazaudējām vienkārši par periodu, kur mēs bijām ciet. Papildus tam jauni kari, jaunas inflācijas vispārējais. Papildus tam bija tagad ļoti bargas ziemas, kas ļoti stipri ietekmē izmaksas gan mums, gan arī, protams, viesiem. Visiem pieauga apkuras, mēs to, jebkurš cilvēks, kurš te ir sajūtis to. Ļoti tā daudz momentu ir salikušies. Sakritā, jā. Tajā pašā laikā, vai mēs esam baigi, ir mūsu kļūts arī, mēs esam pie mārketinga piestrādājuši, bet kā ne. Visi salicies. Tagad vasarā atkal švāka mums... Vakar izlikām kā reiz storijas un video par to, ka cik debili sakrities, ka pagājušajā gadā nevienam nekas nebija jāremontē. Šogad, kad mums ir jāiziet no visiem lielajiem parādiem un jāatdzīvina telpas un jāatdzīvina tā struktūra vienība, izdomā pārtaisīt visas trotuārus un tā tālāk. Aizver visas terases, pie mums pa lielu neviens pat pienākt nevar vairāk. Redzat, daudz, kas nav atkarīgs no tevis paša. Tik debili viss saliekas dažreiz. Tāpēc grūti atbildēt līdz galam vienkārši. Lielākā problēma ir tas, ka pieauga liela stipra izmaksas tajā lokācijai, kura nav pieaudzinājusi sev apgrozījumu. Tā kā paliem pret to pašu apgrozījumu vienkārši stipri lielāks izmaksas. Otrkārt liela atziņa mana, kas ir, esmu paņēmis nestrādājošu konceptu, biznesa modeli, kurus vienkārši ieviesis vēl vienā vietā. Ja mums agrāk bija problēmas ar vienu lokāciju, tagad mums ir ar 2 lokācijām. Ja? Mums ir rēdienkarte, kura nepelna. Mēs esam gadu skatījušies nepareizas atskaites, finanšu un kas sistēmas, kuras arī tur ir atsevišķi jautājums, kuras necilāšu, bet jā, mēs vienmēr esam domājuši, ka mums plus mīnus ielien rāmjos visas pašizmaksas izrādās, ka ne, jo tur izrādās vienā vietā ir pieskaitīts PVN, otrā nav, un viņš mums to nerādīja, tā kā mēs esam skatījušies aplamas atskaites, tā kā atziņa ir tāda, ka šeit viss bija jāsakārto, jāsaista pelnošs biznesa modelis, ar vienkārši visu pareizi, un tad jāparnes uz centru. Tad jaunajiem uzņēmējiem
nepietiek tikai ar darbu spāru, vajag arī finanšu pratību. Ir jādomā, ko tu dari. Jā. Ir jārēķina, jāsako līdzi. Jārēķina, tieši tas vārds ir jārēķina. Viss ir jārēķina. Viss ir jārēķina. Nu, Tieši es laikam arī ļoti pieķēros tai tavai domai, ko tu teici, ja, kad patiesībā, kā saka, viss sāns ir detaļās, ja, un ka šeit tās detaļas ir ļoti svarīgi. Ja. Un es vienmēr atcerēšos, ka mēs ar Santu sākām biznesu, un man vīrs teica, kā jūs tur rēķinat, un tā jums jau īsti nesanāk arī minimālo algu sev izmaksāt. Ja. Es saku, viss sanāk. Viņš saka, Excelī saliek, tur nekas nesanāk. Ja. Un ir tas viens brīdis, ja, kad, ja tu pats negribi tās finanses, ja, kad tevi kādam jāuztic, tad, kas visu rēķinās, vai ne katru detaļu, tā kā tu minēji par tiem marķieriem, ja, kas liekas īstenībā, pilnīgs sniegs, vai ne? Ļoti svarīgi tagad arī ir ņemt sistēmas, ieviest sistēmas un vadīt un pildīt viņus un tā tālāk. Jo ka mums ir pirmā lokācija, kur mums ir kases sistēma. Visi iepriekš mums bija podziņu kases, kur inventarizācijas vispār mēs neko neredzam, ne iepirkumus. Mums ir grāmatvede, kura nevar atsūtīt mums rentabilitātes tabeli. Ja? Mēs prasām par septembri, mums atsūta par aprīli. Ko es varu pieņemt kāds lēmums, kad mēs redzam aprīli no sērijas. Tagad mēs esam ļoti daudz ieviesuši kaut kādas izmaksu optimizēšanu tieši pateicoties sistēmai. Kad mēs paskatāmies industriālo papīru, kuru es redzu, kā darbinieki lieto, pilns ar memšikiem ir internetā, ja, ka tur īpašnieks tur gabaliņu noplēš un tas tur 5 metrus noroja. Bet tā arī ir. Mēs paceļam augšā 20,000 vienkārši papīrā. Uzreiz mainām visu uz dozētājiem, kas to visu pasākumu samazina. Tāpēc es teiktu arī, ka kases sistēmas, kaut gan mums līdz galam viņas nav ieviestas, bet apakšā ir jābūt sistēmām. Ja tu vari atvērt datoru, pastīties visur, visus rādītājus. Cik kur ko tērē, cik kas maksā. Ēdināšana ir ļoti svarīga. Es domāju, jebkuram biznesam, bet tas, ko es paņemu no tavas sarunas, ir tas, ka sākumā tu vari ar savu entuziasmu ar visu iet un darīt. Tu Kingu gadījumā uzcēla biznesu, un tagad tu strādā uz optimizācijas, lai šo biznesu padarītu par peļņu nesošu biznesu. Ja? Un tas arī ir pareizi. Īpaši ņemot vērā iegūt apgrozījumu Latvijā ļoti grūti. Mums nav to cilvēku, mums nav to apmeklētības, mums ir liela konkurence, lai kā tur būtu, bet viņa ir liela. Mums ir piegādes platformas ar saviem nosacījumiem un tā tālāk. Tāpēc bet 2 miljoni ir ļoti iespējīgi. Tas nav. Pret visiem darbiniekiem, kuri mums ir un tā tālāk, tas nav. Cik tu gribētu? Cik tu gribi Kingu? Pagājušajā gadā bija jābūt 2,5 miljoni. Bet tā, ka TRBCL bija aizvērta, tad šogad jābūt 2,5. Es prātīgi lieku komandai audzēt to apgrozījumu. Logiski, es jau gribētu 10 un 20 miljonus. Es pasos uz Krieviju, es nezinu fona, kā tur 5 gadu laikā uzņēmums var izaugt, kuram tiešām ir koncepts spēcīgs un tā tālāk. Un tā tālāk. Jā, tur līdz 60 miljoniem jau ir 5 gadu laikā izaugt. Mums tāds iespējas šeit nav. Tirgus, tu jau pats teici, tirgus ir tas, kas prātīgi lieku klāt tam apgrozījumam, cik būtu jāaug. Populācija. Bet, dažreiz uz to cilvēku fonu, uz lielām turistu plūsmām vēl kaut ko, daudz problēmas var aizvērt tikai tāpēc, ka ir apgrozījums. Mēs jūtam katru kapeiku, kas aiziet ne tur, kur vajag. Tāpēc. Jā. Klausoties tevi, es jūtu, klausoties, kā uzņēmuma ceļš ir amerikāņu kalniņi, vai ne? Un arī tavs stāsts par to, ka 5 reizes uz bankrota robežas, es domāju, ka tev ir bijušas naktis, ka tu neesi labi gulējis, ja? Bet otrādi. Gan jau, ka ir bijušas naktis, kad es esmu labi gulējis. Viss 5 gadu laikā. Okay, vēl drosmīgāk un precīzāk. Un tad ir otrs projekts, par ko tu jau sākumā stāstīji, ka tu gribi Guinness rekordu sasniegt, tu kā pa kalniem, sasniedz 8000 metru augstas virsotnes. Kāpēc tu dzīvo uz robežas? Tev it kā maz adrenalīna ir šajā biznesā? Es neteiktu, ka es tur baigi adrenalīnu iegūstu. Tas nav stāsts par adrenalīnu. Īstenībā man nosprosti 4 projekti šogad, 3 biznesi, un tad 3 gadus sanāk atpakaļ esmu sapratis, ka visa mana dzīve ir apkārt biznesam. Visa mana dzīve ir apkārt Kingu, viss, ko es daru, ir Kingu, visa mana mērķi ir Kingu, viss, ko es daru, ir vārds sakot Kingu. Un, kad tas beigsies kaut kurā momentā, es sapratu. Cilvēks ir, lai cik man es būtu hiperaktīvs un tā tālāk, es tā vai tā, es arī beigšos kaut kurā momentā. Un es sapratu, ka ir jābūt personīgajiem mērķiem. Un tas bija tieši tas, ko es nosprotu. Es biju aizgājis kalniem uz to brīdi, jo vienreiz es sapratu, ka es ļoti stipri pieaugu tur, es ļoti stipri mainos tur, es sapratu, ka es ļoti stipri iepazīstu sevi tur. Un es sapratu, ka tā varētu būt vieta, kur es lieku sev personīgos mērķus. Jo pirmkārt, esmu ļoti mērķtiecīgs, un es ļoti ātri sasniedzu mērķus tur. Es ļoti ātri sevi apmierinu tādu mērķu sasniegšanas ziņā. Un, ja mēs runājam vispār par kalniem kā tādiem,
tur ir ļoti daudz salīdzies kopā, kas mani audzina. Jā, tas pats diskomforts. Es ļoti stipri neciešu komfortu. Lai es saprastu, es neciešu arī visus hikingus, trekkingus un tā tālāk dzīvot teltīs. Es neciešu to darīt. Bet es to daru. Mēs ejam pa tiem 30 km un es dzīvoju mēnešos tajās teltīs nemazgājies. Es to nemīlu, bet es to daru, jo tas ir diskomforts. Un es mīlu to, ka es esmu diskomfortā. Arī fizisko slodzi es ļoti stipri izjūtu un tas viss mani attīsta. Tāpēc tā ir viena no stiprām lietām, kāpēc es tur eju. Bet esmu ļoti mērķiecīgs, es jau pateicu. Un es mērķus lieku vienkārši aizvien augstāk, un esmu nonācis līdz Everestam. Es pagājušajā rudenī biju Manaslu virsotnē, kas ir 8. augstākā virsotne pasaulē. Gribas teikt, ja pareizi saliekot teikumu, esmu pirmais latvietis, kurš ir sasniedzis patieso virsotni. Pēc tā mēs bijām sarežģītā Nepāles virsotnē. Un viss tas man jau sen ir uzlikts mērķis. Es gribu palielinu. Everestā gribu uzkāpt gan katrs otrais cilvēks, kurš kāp kalnos. Tas ir loģiski. Es ļoti labi jūtos kalnos priekš latviešu. Netipiski labi, ja? Es nezinu, kāpēc, jā. Mani sauc par balto šerpu dažreiz. Jā, šerpa ir augsts kalnu gids, kurš tur ir izaudzis, un tad mani sauc par balto no tiem, jo bieži vien šerps netiek līdz man. Tāpēc es kaut kurā momentā sapratu ar to, ka ar Everestu būs par maz priekš manām ambīcijām. Un pētot vairāk to jautājumu, es sapratu, ka blakus Everestam ir vēl viena virsotne, Lodze, tā ir 4. augstākā virsotne. Un ka ir tāds dubultkāpiens, ka tu kāp Everestā, nokāp līdz 8000, un pēc tam kāp nākošajā virsotnē. Parasti tas notiek 2 dienās. Es sev uzliku mērķi izdarīt to 24 stundās. 4? 24. 24. Ar šo mērķi es dzīvoju visus tos pēdējos 2 gadus noteikti. Un tad uzkāpjot Manaslu virsotnē un visā ekspedīcijas laikā pierādot sevi 3 vai 4 reizes ātrāk un spēcīgāk nekā visi, sasniedzot virsotni 3 reizes ātrāk nekā visi. No sērijas varu pateikt tāds moments, ka pieņemsim, man iedeva pirmkārt stipru gidu, par to, ka viņš zināja, ka es skriešu pa priekšu un tā tālāk, man vajag spēcīgu gidu. Mēs nonācām līdz pēdējai nometnei, kur mums naktī jāaiziet uz virsotni. Mēs ar viņu runājam, ka mēs iesim paši pēdējie ap 2:00 naktī, lai mums nav jāsēž augšā, jāsalst un jāgaida saule. Jo visi grib uzkāpt virsotnē, kad ir saulēkts. Mēs izgājām paši pēdējie, mēs apzinājām visus un vēl 2 stundas gaidījām sauli. Un pēc visa tā es noju lejā un viens no ekspedīcijas līderiem, kuram pašam piedara rekordi visos kalnos uzkāpjot kā jaunākajiem. Šogad viņš uzstādīja vēl vienu rekordu. Viņš man piegāja, saka, es zinu tavu vēlmi kāpt Everestā un Lodzē, bet tu vari pats uzstādīt pasaules ātruma rekordu 6 stundās. Man 2 reizes nav jāsaka. Tāpēc kopš tā brīža esmu nomainījis to fokusu, ne 24 stundas, bet 6 stundās un 1 minūtē. Un, ja uzkāpjot Manaslu, piemēram, Dabalam virsotnē un visās citās, to redzēja pa lielam tikai tie cilvēki, kas man seko. Pēc Manaslu virsotnes bija ļoti liela atpazīstamība. Latvijā televīzijas, mēdī, viss pēc kārtas. Es piekrītu viss, kas ir publisks, es piekrītu arī tur iet. Jā, visādi uzņēmumi, kas sauc vadīt visādas, ne konferences, bet visāds iedvesmas tās, tur es atteicos, un nebija tam laika. Bet uzkāpt Latvijā, uzkāpt Everestā, es gribu, lai Latvija zina. Tad šo es gribu uztaisīt publisku un visiem zināmu projektu. Ja tiešām cilvēki seko līdzi, mēs filmējam dokumentālo filmu par šo stāstu. Ar mani līdzi brauks operators, bet tajā pašā laikā tas ir ļoti dārgs prieks. Tāpēc un cik tas maksā? 120,000 tas maksā viskopā. Ekspedīcija, operatora dzīvošana tur arī maksā savus 20,000. Dubultkāpiens, papildus gidi, lai šo visu paveikt, papildus skābekļi. Man būs nepieciešams, lai es varu tiešām uzvesties ļoti ātri tajos kalnos. Tas ir ļoti dārgs prieks. Jūs jau dzirdējat, uzņēmumam ir problēmas. Uzņēmums nespēs man ar šo palīdzēt. Savu naudas logiski man arī nav, jo strādāju ēdināšanā. Tāpēc tas tiek veidots arī kā mārketinga projekts priekš sadarbības partneriem, lai piesaistītu šo finansējumu. Un šobrīd tu aktīvi arī meklē šos sadarbības partnerus, kas varētu tev palīdzēt realizēt šo. Jā, mēs esam palaiduši 365 dienas 10. aprīlī. Jo 10. aprīlī 2027. gadā man ir jādodas uz Nepālu. Mēs esam palaiduši projektu 365 dienas, tāpēc ļoti aktīvi tagad tiek strādāts pie šī. Tāpēc es drusku mazāk atēju no Kingu. Man ir tikai gads, lai es sagatavotos tam. Jo, piedodiet, tas ir viens no... pa lielam šādas lietas ir uzņēmušies darīt tikai augstkalnu gidi. Un uzkāpt abās virsotnēs to ir izdarījis mazāk nekā 1% no cilvēkiem, kas ir bijuši Everestā. Tā kā to ir gandrīz neviens darījis. 50-60 cilvēki vispār visā laikā ir bijušies abās virsotnēs kopā. Tā kā tam ir jāsagatavojas viens,
Otrs, protams, tas ir projekts, sadarbības partneri piesaisti un piesaistīt šim projektam. Mārketinga naudas ir daudz grūtāk nekā to izdarīt ar biznesu. Tāpēc, jā, es esmu pilnīgi iekšā šajā projektā. Gatavojamies. Esam sociāli ļoti aktīvi. Tagad arī drusciņi pamainīsim visu to pasniegšanas stāstu pa lielam. Es teiktu, ka tagad grūtākais nav uzkāpt šajās virsotnēs, bet grūtākais ir uztaisīt šo projektu. Dabūt sadarbības partners, vai ne? Jā. Varbūt tu vari padalīties. Tev tagad ir iespēja uzrunāt kādu no sadarbības partneriem. Varbūt kas ir tas, ko viņi iegūs, iesaistoties šajā projektā? Ļoti svarīgi man ir nodot to mesiģu par to, ka tas nav atbalsts. Daudzus, kurus es cenšos uzrunāt, viņi runā par to, ka nav iespējas atbalstīt. Bet es nepiedāvāju atbalstu. Es piedāvāju tiešām mārketinga platformu, kas ir vairāk kā 2 gadu gara. Tas ir tas pats dokumentālā filma un viss reklāmas un tā tālāk uzņēmuma sadarbības partneru integrācija visā. Jo mēs rādām visu sagatavošanās procesu. Pēc tam ir 60 dienu ekspedīcija, pēc tam ir ļoti liels darbs pēc ekspedīcijas. Tāpēc pareizāk būtu, lai sadarbības partneri būtu forši uzraksta man. Man ir iespēja padalīties pirmkārt ar iepazīšanās prezentāciju un pēc tam tikties, lai es varu pilnvērtīgi visu izstāstīt. Bet tā ir reāla mārketinga platforma. Un ja mēs tā sadalām uz šiem 2 gadiem vai 2,5 gadiem pa lielam, minimālais tāds. Tagad mēs esam drusku samazinājuši to ieejas punktu, bet uz to brīdi, kad mēs to skaitījām, 500 eiro mēnesī ir izmaksas no mārketinga puses uz šo projektu, kur es piedāvāju tiešām projektu un dokumentālo filmu un daudz ko citu projektā, kurš esmu droši, laikam nākošo 100 gadu laikā diez vai kaut kāds piedāvās. Īpaši Latvijā tik mazā tirgu. Mums ir 11 cilvēki, kas ir uzkāpuši Everestā un 1 tikai ir uzkāpuši šajās abās virsotnēs. Tāpēc maz kurš ir gatavs iet tiešām riskēt ar dzīvību un darīt kaut ko tik traku. Un es arī saprotu to, ka šis jau tāds starptautisks projekts, viņš tāds vērienīgs. Ja? Alpīnismā pa lielam vispār, jā. Tas nebūs tikai Latvijas līmenis. Visa pasaule maz kurš to ir gatavs darīt. Bet varēs arī kinoteātros, ir paredzēts redzēt? Jā. Ir tagad sarunas kas varētu iegādāties šo filmu, bet kinoteātri noteikti daži kā seansi būs pēc kāpiena pilnīgi noteikti. Tad jau mēs redzam, ka tiem potenciāliem sadarbības partneriem, kas ir gatavi ieiet šajā projektā ar savu naudu, ka viņiem ir iespēja arī kļūt caur šo arī redzamiem kaut kādā veidā dzirdamiem. Tas ir pilnīgi noteikti, tas ir mārketinga integrācija. Es neprasu tikai par to, ka es tur pacelšu, karogu virsotnē un tā tālāk. Par to nav stāsts. Tas ir 2 gadu liela mārketinga integrācija. Un cik ir minimālais tikets, lai es varētu ieiet šajā projektā? Santa jau grib. Ļoti dažādi, bet tagad esam nolaiduši līdz 5,000. Tur ir sadalīts pa portfeļiem, kas ir ģenerāls sponsors, kas ir sadarbības partneri, kas ir tādi lielāki, bet tagad sākot ar 5,000. Es jau godīgi negribētu laist pa 5,000, lai man beigās nav vienkārši ļoti daudz saules jāatstrādā, jo tas ir darbs. Jā. Katrs partneris sadarbības ir darbs, bet tagad ir ar 5,000. Ideāli būtu 10-15 sākot. Kad sākās vispār tā kalnu lieta tavā dzīvē? 3 gadi ir pagājuši. Tas ir tikai 3 gadi, ja? Tikai 3 gadi, bet ar 3 virsotnēm gadā. Pirmkārt, ja nav virsotnes, es nekur neeju. Tas ir mans stāsts, trekking, hiking, apkārt tur kalniem. Man tas nepatīk. Ja ir virsotnes, eju, bet es katru reizi ceļu to latiņu. Un kaut kā ir sakritis tā, ka tie ir pat 3 virsotnēm gadā un ļoti strauji augot. Jā. Tāpēc pēdējais ir 8,000 jau būts. Bet kad tu pirmo reizi aizdomājies par to, ka tu iesi kalnos? Kāpēc? Pirmo reizi mēs aizbraucām ar partneri uz Tatriem, kad man bija Tatru plāns. Es gribēju tikt līdz Tatriem, tas ir Polijā. Man bija tikko uztaisīta muguras operācija, kur es biju kā auglis nodzīvojis pa lielam 2 mēnešus gultas režīmā. Un es to izdarīju pēc tam, kad es atveru Āgenskalnu lokāciju, viss ir sakārtots, viss var taisīt operāciju un drīz, kā saka, ārsties bez kājām palikšu, tāpēc kaut kas jau ir jādara. Bet sakārtoju Āgenskalnu lokāciju, es uztaisu operāciju, 2 mēnešus biju auglis, esmu tik mazkustīgs, pats par sevi esmu ļoti kustīgs, un te es vienkārši esmu iekļauts gultā. Un nāk līgo, uz līgo nav ko darīt, un es rakstu partneram, ka man nav ko darīt, es jau pa lielam pēdējo nedēļu jau staigāju, braucam uz kalniem. Un tad es pēc muguras operācijas aizdevos uz Tatriem, uz 3 vai 4 dienām mēs aizbraucām. Tur pirmoreiz uzkāpu 2500 virsotnē.
Un pa lielu, tur es jau sēžot, gaidot viņu 2 stundas, kamēr viņš tiks līdz manim. Es viņu biju pametis kaut kurā momentā. Es gāju ilgi kopā ar viņu, un pēc tam es sapratu, ka es nevaru, man vajadzīgs savs temps. Es viņu saku, piedot, visi te pagaidījuši augšā. Un kamēr es tās 2 stundas tur sēdēju, un es jau biju salicis plānu. Visi, kas nākušie grib uzkāpt Montblanā, kas ir Alpu augstākā virsotne. Un kamēr es meklēju pēc tam to Montblanc virsotni, man sanāca vēl netīšām 2 paņemt. Un, bet kāpt kalnos vienmēr esmu gribējis to. Man nav bijis viens cilvēks apkārt. Tagad varbūt, ka tas jau iekšā tajā tu sāc iepazīst. Bet agrāk es to tikai filmās redzēju. Bet es nezinu, man tas galvā stāvēja. Es atceros, no Aikos darba kolēģis viens bijis kalnos kaut kādas augstumos, kur ir sniegs. Tāds simpātiskāks tas kalns un virsotne. Es viņu skatījos ar Facebook, man liekas, es domāju, es arī gribu. Laikam es arī gribu. Un tad viss man tas ir sēdējis galvā atkal. Man viss atkal sēž galvā. Tas, ko es daru, man ir kaut kur sēdējis galvā. Un jā, tiklīdz sajūtu kaut kādas pirmās tādas sajūtas no tiem kāpieniem un tā tālāk, es ātri saliku savu mērķus un plānus un visu. Tad tikai gaidu pildīt viņus. Vai tev nav bail nomirt? Nē. Tev nav bail nomirt? Man agrāk bija bail no augstuma, bet es vismaz pēdējā kalnā, kur mums bija tāds 90 grādīgas sienas augstas, un īpaši vēl, ka man tas mūsu gids Šerpa saka, ņem šo virvi, pie kuras ķēdēties, es viņu parauju, viņu man paliek rokās, un paliek otra, un es saprotu, ka mums nav pat kur aizķerties, un tajā momentā es saprotu, laikam, ka man nav no augstuma, es neko nejūtu. Es pats par sevi esmu ļoti maz emocionāls cilvēks, tāpēc man nav bail. Bet kā tas liekas kopā? Tu tikko minēji, ja, ka tev bail bija no augstuma. Nu, kāda kalni, ja tu baidies no augstuma? Es atceros, ka man agrāk bija ļoti stipri bail no augstuma, bet vienkārši tu ej. Nu, tu pārvari, es par to nedomāju vispār. Es nezinu, es pārvaru, es vienkārši par to nedomāju. Es eju, es izbaudu. Vienkārši es atceros, ka tā pēdējā momentā bija tas moments reāli, ka tu karājies tie virvē, un tu saprati pa malām tās virves, viņas jau sen tur karājas, jau ir saplēsas, un dažas jau nokritušas, un apakšā zem tevis pat nav kur nostāties, vienkārši kilometru kritiens, un tā bija tā vieta, kur es aizdomājos, ka laikam man vairs nav bail no augstuma. Bet es vienkārši nedomāju. Man nav jēgas par to domāt. Es jau gāju kalnos. Kā man tagad domāt, ka man ir bail no tā, ko to darīt? Ja, vai ne? No, mēs jau tā dzīvē no daudz kā baidamies, vai ne? Un, es vēl varbūt par tiem skolas gadiem. Man ļoti interesē, kāds tu biji kā šausmīgs. Skolnieks. Šausmīgs. Vecāki katru nedēļu gāja uz skolu. Kāvos, Jēkabpils laiki vispār bija smagi laiki, ļoti daudz bija alkohols, cigaretes, narkotikas, viss bija ļoti stipri. Tik destruktīvi, ja? Jā, ļoti, ļoti stipri. Es biju ļoti stipri nepareizās kompānijās un ļoti tāds ar ieslodzījumu. Es neesmu bijis, bet tā vieta, kur es dzīvoju, ļoti daudz ar to bija saistīts. Es biju ļoti nepareizā vietā. Un kā tev notika tā izraušanās? Jo īstenībā... Es aizbēgu prom uz Angliju. Bet tu pats tā kā pieņēmi lēmumu, ka tev jā, es pabeidzu vidusskolu. Un man Anglijā bija jau cilvēki, kas tur dzīvo, kas man gaidīja. Tāpēc es sapratu, ka pats es netikšu galā. No tiem cilvēkiem es arī netikšu prom, no visām narkotikām es arī netikšu prom. Man vienkārši jābēg prom. Vecāki viņi jau pa lielam. Protams, viņi to līdz galam nezināja. Varbūt tikai tagad jau manas podkastus klausoties, viņi to visu uzzina par mani. Bet saprast, viņi jau kaut ko saprata. Viņi vienkārši uzreiz iedeva naudu un vienkārši brauc prom. Tu vienīgais bērns ģimenē? Nē, ir vecāks brālis. Laikam jāsaka, diemžēl. Tad, ja mēs runājam par šo tēmu, jo tiklīdz viņš aizbrauca mācīties un dzīvot uz Rīgu vai uz Rēzekni tajā brīdī, viņa draugi kļuva par maniem draugiem. Un tad tieši ar viņa draugiem es aizgāju. Es nezinu, nav kļūdu. Viss ir tāds, kāds esmu šodien, ir rezultāts tam, ko esmu darījis, tur ir iepriekš. Tāpēc viss ir bijis tam, kam bija jābūt. Ja es paietu atpakaļ, es neko nemainītu, bet viss sliktais Jēkabpilī ir palicis Jēkabpilī, un es no tā aizbēgu prom. Bet man vairāk arī pārsteidz patiesībā, vai tik jaunā tajā vecumā, ja cilvēks ir spējīgs saprast to, ka viņam ir jātiek ārā no šīs vides. Un tas ir, man liekas, ļoti grūti, ja tev nav vēl nekāda atbalsta komandas vai vēl kaut kā. Laikam, kaut kur man tomēr tā galva nedaudz ir strādājis pa dzīvi. Tur es sapratu, ka es no sevis varu daudz vairāk iegūt. Vienkārši kaut kas ir ātri jāmaina. Un tev bija kaut kāda vilkme? Kaut ko sasniegt, kaut ko izdarīt, tu tā kā saprati, ka tur nebūs. Jā, un diemžēl, kā es saku, vienmēr mans dzīves tāds, ne moto, bet pieeja manai dzīvē, mazāk domā, vairāk dari. Un diemžēl ar kaut kādās narkotikās bija tas pats. Es tur baigi daudz nedomāju, vienkārši es tajā paklupu, teiksim tā. Tāpēc skolas gadi jautrs čalis, bet, kā man saka, tālu nepatīkamākais personāžs biju. Tā kā esmu par laimi sapratis un sācis sevi
pārtaisīt, teiksim, tā pāraudzināt, rakstura ziņā kaut kādas lietas mainīt. Tā kā, esmu ļoti stipri pamainījies. Pilnīgi noteikti es pie sevis esmu ļoti daudz piestrādājis. Un arī loģiski izaudzis. Tev sanāca piecelties. Jā, tev sanāca piecelties, jo mēs arī esam laukos auguši, un tik, cik mēs arī apkārt redzējām, bija tomēr ļoti daudz arī destruktīvas ģimenes, kur tie bērni tomēr netika uz augšu, ja viņi tā arī palika tur. Man par laimi ģimenes ziņā man ir ļoti labi vecāki ģimene. Mums ir bijusi grūti vienmēr, bet pareizi audzināts mēs esam visi vienmēr bijuši. Tāpēc tādā ziņā nav tā, ka es atnāku no āras, kur esmu nepareizā vietā, un kas atnāk mājās, tur vēl ir viss nepareizi. Tā kā atnākot mājās, esmu pareizā ģimenē. Super. Viss nonāk līdz tam, kad stipras ģimenes ir vajadzīgas. Jā, man ir vienmēr bijusi liela cieņa pret vecākiem, jo man ir ļoti īpaši vecāki. Un pret viņu ieguldījumu mūsos visu mūžu mēs būsim tikai pateicīgi. Jā, vecāki man ir invalīdi, bet vienmēr ir strādājuši un izaudzinājuši 2 čaļus. Tāpēc... Tu tagad palīdzi vecākiem? Kad uzņēmums ļauj, tad palīdzu, kad uzņēmums neļauj, tad... Tagad pēc intervijas viņš uzreiz aizies apstīsies, kad pēdējo reizi palīdzēja tūlīt. Protams, plāns ir ielikts tajā, ka šo gadu, ka ja mēs sakārtojam visu, logiski man ir jāpalīdz. Nav tā, ka es vienmēr loģiski kā kas, lai tik saka, bet ir bijuši momenti, kad palīdzam, un ir bijuši momenti, kad tikai... Ja vajag, droši saka, tā kā vienmēr atradīsim iespējas. Super. Un varbūt, Kaspar, tu gribi kaut ko pateikt klausītājiem, skatītājiem nobeigumā, varbūt kaut kādas savas atziņas vai vispār? Ja izrietot no visas mūsu šodienas sarunas, tad mazāk jādomā, vairāk jādara. Visi, kas man skatās, es to vienmēr saku un vienmēr teikšu. Nav arī tāpat kļūdu kaut kādu. Lai cik es viņas būtu pieļāvis, tās nav kļūdas, tā ir pieredze, pilnīgi noteikti. Lai cik tajās gudrajās grāmatās un es nezinu, podkastos un intervijās, kur lai to visu teiktu, bet tā ir patiesība. Ļoti banāli, bet tā ir patiesība, tāpēc vairāk daram, ja vajag vairāk kļūdamies, un tad tur viss tā izaugsme arī ir paslēpta. Super. Paldies tev, un Inga, varbūt tu vari padalīties ar atziņu, kāda šodien tev ir atziņa, un es pēc tam ar savu atziņu. Man vairākas atziņas, un šodien nāk prātā, un tas, ko es paņemu, bet tas, kas tādu manu sirdi vairāk aizskāra, tieši tas tavs stāsts par bērnību arī, ja man ir 3 puikas, ko es audzinu, un arī viņi tik dažādi ir, un man liekas, ka tā labā ziņa ir, vienalga kā, tur tās dzīves ločiet, bet ja tie vecāki, teiksim, iedod to pamatu, tu taču iziesi ārā vai ne, iziesi, bet ka tās grūtības būs, ka tie pārbaudījumi būs, ka tas alkohols būs, nebūs tā, ka viss būs tik tīri, un ka tavs bērns izies tur, nekur viņš neko nepamēģinās, viss viņam tur būs forši. Tāpēc, ka ir apkārtējā vide, tu no viņas neizvairīsies, cilvēks izejot ārā. Un vēl tāda, man liekas, ļoti, ļoti laba atziņa, ko es tā paņemu, galvenais darīt. Galvenais darīt, un man arī pārāk nepatīk par tām finansēm līdz detaļām rakāties. Paldies Dievam, man ir Santa, kas ir Exceļa galva, un tur viss, man arī nepatīk tas, bet es saprotu, ka tam ir jābūt, jo, ja tu nepieskatīsi to biznesu līdz detaļām, tu vienkārši izšķīdīsi. Tajā ziņā ļoti svarīga atziņa ir komanda. Es neko nebūtu sasniedzis, ja man nebūtu komandas. Tā kā cilvēki deleģēt un uzticēties un audzināt arī viņus savā iekšā komandā, tas arī ļoti svarīgi ir. Un vēl viena tā atziņa ir, es arī vienmēr esmu domājis tā, ja man nesanāk, piemēram, finansiāli, man ir kaut kāda ideja, es saprotu, ka es nevalku, un neapstāties. Bet sākt pa maziem soļiem, ko es šobrīd varu tā mērķa virzienā izdarīt, un tad mēs varam padalīties arī ar Santu. Mums pašā sākumā, mums pateica tā viens investors, izsniedziet pirmo aizdevumu, sataisiet to produktu, un tad es skatīšos, tad es uz jums paskatīšos, un tad es varbūt iešu iekšā. Un mums tas pirmais pasākums prasīja 20,000, un toreiz mēs atnācām ar saviem bezdarbniekiem, uzkrājumu mums nebija, un es domāju, ārpēc 20,000, tas taču ir kosmos, vienkārši dabūt tagad 20,000 kaut kur, un izsniegt vēl aizdevumos. Kur tu vēl īsti pats vēl neesi bijis tāds uzņēmējs, lai saprastu, novērtētu nozares, un tu zini, kaut kā ejot un sākot darīt, mēs to naudu atradām. Mēs viņu atradām, un šodien skatoties 20,000, tas ir vispār nekas.
Ja? Šodien sacīju. Un es varbūt Ingu papildināšu tieši ar savu atziņu, ko es arī no tevis dzirdu. Ja? Ir tas, ka tu nostādi mērķi, tu viņu sasniedz, un tev viņš jau kļūst pieejams. Viss tev tā kā norma. Pieņemsim, sākumā, jā, tā kā Inga saka, 20,000 likās ārprāts nenormāli, 100,000 vispār. Tagad miljons liekas tāds, kas miljons? Miljonu var dabūt, ja, viss tā kā. Un tas pats ir ar kalniem. Tu sasniedz vienu virsotni, tu gribi nākamo virsotni. Es jau sasniedzot vienu, es jau zinu nākušos 3. Jā, un ko arī tu teici par tiem striķiem, kur tu karājies, ja, un tu pateici, ka tev vairs nav bailes no augstuma. Jā, jo tu biji tajā situācijā, tu to piedzīvoji, tu to izdzīvoji, un tu tāds, nē, viss fine, tā kā viss normāli, viss tas man jau ir pieņemts. Un tas pats ir gan biznesā, gan privātajā dzīvē, gan naudas lietās. Līdz ko tu to sasniedz, mēs to pieņemam, mēs tā kā paplašinam savas robežas katru reizi. Un tas ir tas, ko es paņemu no tevis. Un tagad varbūt man iepriekš likās, bāc, Kaspars gan biznesu taisa, gan kalnos kāp. Tas abas divas lietas tādas, mega riskantas principā ir. Ja? Tagad man ir skaidrs, kāpēc tu to dari. Es saku, drošāk ir uzkāpt Everestā nekā atvērtēt. Būšu godīgs. Super. Un ar to arī noslēdzam šo podkāstu. Man ļoti patika. Man prieks, ka tu dalies, ka tu esi atvērts, ka tu dalies ne tikai ar tām pozitīvām lietām, bet ar negatīvām lietām. Ja? Un tas ir baigi forši. Un es domāju, ka mums ir jāizglīto sabiedrība un vairāk tādu cilvēku kā tu uzņēmēji. Tur tas tāds, es saku godīgi. Ja būtu tāds cilvēks kā es, kad es vēru vaļā, es būtu daudz mazāk kaut ko pieļājis nepareizi. Tāpēc, ja man ir iespēja, ko tur slēpt? Jā, super, super. Prieku palīdz. Paldies tev, Kaspar, par šo atklāto sarunu. Paldies Ingai, paldies Santai, paldies klausītājiem, paldies mūsu operatoriem par šo burvīgo norganizēto podkāstu. Jā, paldies. Un nebaidiemies arī piesaistīt finanses no ārpuses. Jā. Tas ir palīdzējis manam biznesam noteikti izaugt. Super, paldies. Liels.